Šis ir golf mītā. Šis ir golf mītā. Šī ir Pusē, otrā. kā mēs secinājām pagājušajā reizē, jo Ko mēs secinājām? ka tas vairs nav līdz galam golf mītā. Citu, man bija ieteikumi. Man bija ieteikumi par to, ka šo varētu tagad saukt vafelē Bambi, jo tev Bambis tagad ir. Tu man teici cilvēki, ka var tā saukt. Var. Nē, atkal, ja mēs tā kā rebrandojam, tad varbūt kaut ko tādu komercializējumāku. Kaut ko, kas nav par mašīnām, Nedaudz. jo šis vispār nav mašīnu podcasts. Šitais ir tā kā, labi, atkal to sapratīs tikai kāds no mums gan jau. Kas nav slikti. Bet tas, kas ir svarīgi, ko pieminēt, kas mēs esam, mums šodien ir pievienojusies Nora. Jā. Jo. Jā. Čau. Nora, kas tu esi? Es esmu Nora. Divu lielisku kaķu īpašniece. Niks vienu ļoti samīļo šobrīd. Tā ir taisnība. Jā. Tas ir svarīgākais par mani. Jā, kaut kas vēl. Tā tad par Noru. Backstories ir tāds, ka pēdējo reizi Noru satiku gan īsti pirms 20 gadiem. Tas tā nedaudz nopaļoja augšu, un īstenībā tā bija 8, bet, kurš man apturēs? Nopaļošanas policija. Bet, tātad mēs mācījāmies kopā vienā klasē, 8. un 9. kas ir 66% pamatskolas. 7. nebija tajā šādā gimnāzijā, un arī Krišāns nebija. Mēs bijām no 8. klases. Mēs bijām no 8. klases. Mums 7. aizslēdz 62. Jangrigā. Un tad mēs devāmies turien. Un tāpēc es vispār tiku. Nē. Mēs 5 gadus kopā nomācījāmies tu un es un Robis 3. gimnāzijā, jo vispār iemesls, kāpēc es un Robis tika iekšā tur ar 0 zināšanām matemātikā, kā arī tagad, ir tāds, ka tika veidot jauna klase, kurā mēs visi bijām. Ne matemātikas klase. Par to es nezinu, bet nebija jāraksta iestājas eksāmenos. Tas bija tas tā kā main point, un tikai tāpēc mēs arī tikām. Jo par to es 100% pārliecināts. 7. klasē vēl bija 7. klasē, labi, es nekomentēšu, kas tur bija. Irrelevant. Bet tad aizvērš 62. Tad pirms 20 gadiem, kad mēs pēdējo reizi tikāmies. 20 gadiem, jā. Kad es vēl biju savos kaut kāds early 30s. Prime gados. Kur? Man ir jāsaka līdz tam, lai es neizslēgtu mīķinējoši. Jā, nē, es bišķi klausos paralēli, tāpēc. Kā es teiktu to pogu, man tāds, kas būs. Jā, tā nedara. What if? Bet, Call of the Void. Mums šoreiz ir actual scenārijs, vai ne? Jā. Tu par šo scenāriju nezini, es tev baigi nepateiktu. Šī ir pārsteiguma epizode. Šī ir pārsteiguma epizode. Un šī ir otrā sezona. Kur man ir kaste? Šī ir otrā sezona. Pirmkārt, tāpēc, ka šī ir man šķiet 11. epizode. Jā. Pagaidzi, tā ir tā kā nākamā sezona. Šī ir nākamā sezona. Pirmkārt, jau ir 11. epizode, otrkārt mums ir cits setups tehnoloģiskais. Kamera jauna arī ir. Jā. Šitā kamera mums vēl nav bijusi. Anyway, mūsu pirmais ir oriģināli veids, kā mums piepisties, jo, karoči, mums būs trivija. Mums būs tā kā jautājumi, jums ir jāatbild. Un jautājumi ir gan Norai, gan man, kurus uzdot. Un jūs varat atbildēt kopā, un mēs varam atbildēt kopā. Un, ja tu neatbildi, tu vari dzert, bet tikpat labi tu vari arī nedzert. So, doesn't matter. Bet vai tu vari dzert un atbildēt? Tur darīt, ja pūkot vēlēs. Par to mēs varam iedzert. Tas bija bezkontakts. Karoči, es sākšu, bet Nora, tu pēc. Mēs varam taisīt, ķipa, 1-1, jā. Ok, pirmais jautājums ir, kur, kā un kad un kāpēc nogalināja Jūliju Cēzaru? Tas nav saistīts ar Cēzara salātiem. Tas nav saistīts. Tas nav, nē. Man šķiet, ka vieglākais, ko atbildēt, ir, kurš to izdarīja. Un kaut kāds haters. Tu pasaki viņiem. Man šeit tas bija Brutus. Jā, tev ir taisnība, tas ir Bruts. Latviski Bruts, angliski Brutus. Es tā kā nezinu baigi backstory līdz galam, bet tur nav grūti saprast. Vienam ir varu, otram nav tāds. Nora, komentāri? Nav tik complicated. Nē, man... Kur? Tas bija lielā Tur bija daudz lielākā? Jā. Tev nav netaisnība, tev ir taisnība. Tieši tā. Kur? Karoči 60 senatori kopā izdomāja, ka Cēzaram ir pārāk daudz varas un viņš būs diktators, un tādēļ viņi noslapkavoja. To izdarīja Bruts, bet 60 vēl cilvēki domāja, ka tā ir laba ideja, un viņi sadūrās 23 reizes, un tas bija kaut kādā senāta sapulcē. Jā. Tieši kurš būtu domājis? Tā.
es būtu to aprakstījusi. Man arī tāds sajūta bija, ka tu tieši to teiksi. Jūs jau principā, ja es nebūtu pateicis, jūs būtu pateikuši. Jā. Nu, palāun, tur jau bija pašsaprotami. Jā. Acīm redzam. Un par to mēs varam iedzert. Amen. Pragā. Ok, tagad man kārta. Es vispār gribēju sākt ar citu jautājumu, bet tagad sāku ar Cēzaru. Tas bija Romija. Ja? Tā bija Romija. Aha, man šķiet. Okay. Var sakot, tas nav tā, ka ļoti daudz sekoju TikTokam, Instagramam un Facebookam, bet tad, kad gadās tur vakarā paskrolēt kaut kādas rīles, tad es esmu ievērojis, ka pēdējā laikā ir kaut kāda lieta. Sievietes prasa saviem vīriešiem, cik bieži viņi domā par Romas impēriju. Vai jūs zināt par šo lietu? Es šo esmu dzirdējis, jā. Okay, pirmkārt, es gribu zināt, cik bieži jūs domājat par Romas impēriju, jo es tā kā nesaprotu šo lietu. Bet tas ir bieži? Rēti, diezgan rēti. Man šeit tas ir tā kā... Nu, reiz nedēļā. Jā. Yeah. Nē. Tā kā... Es dažkārt skatos dokumentālās filmas par, tā kā, klausos precīzāk strādājot par kaut kādiem vēsturiskiem notikumiem, tajā skaitā par Romas impēriju, un varbūt reizi pusgadā es par to iedomājos. Bet biežāk nē, man šeit tas vairāk tāds kā running meme. You know? Okay. Kristian. Es arī par to biju izlasījis Instagramā, bet es reāli neatceros pēdējo reizi, kad es biju domājis par Romas impēriju. Bet, tu tikko uzdevi jautājumu par Cēzaru. Kaut kur. Kaut kas fonā tas laikam ir. Varbūt tas vienkārši jau sācis filtrēt ārā, bet tas tur ir joprojām. Jā. Ok, bet tas nebija jautājums. Man vienkārši gribējās zināt, kā jums. Okay. Bet jautājums ir tāds. 9 planētas vai ne, Raflī? Tā ir? Baumo kāds tā, jā. Ja mēs atskaitam Zemi ārā no tām, tad viņas visas, izņemot viena, ir romiešu dievu vārdos nosauktas. To es nezināju. Vai jūs zinat? Zemi mēs izņemam ārā. Bet pieņemsim, ka mēs angliski par šo runājam. Labi. Kura planēta nav romiešu dievu vārdā nosaukt? Man ir komentārs. Pirms es atbildu par to, kura nav romiešu vārdā nosaukt. Es lasīju arī trivia questions, un es uzzināju, ka viena no planētām griežas nepareizajā virzienā. Nevis tikai nepareizajā, bet citā. Es arī šo lasīju, jā. Otrā nekā pārējās. Clockwise? Ķipa otrā pēc kārtas? Nē, tā kā viss vienā un otrā. Es par to pašu lasīju, jā. Saturns? Es vairs neceros, kur es nepierakstīju. Man minējumi ir Saturns vai Urāns. Bet jautājums ir par tiem grieķu dieviem? Jā, nē, romiešu dievi, izņemot viens. Es teikšu Urāns. Kā tu teiksi? Kurš nav, jā? Kurš nav romiešu dievs, jā. Kā sauc to pēdējo, to Plato? Pluto. Nē, tas ir romiešu dievs. Bet tā nav planēta. Ja tāpēc jautājā. Mēs esam Team Pluto, es ceru. Es esmu. Man patīk, ka tā ir planēta. Man arī patīk, ka tā ir planēta. Mēs pieņemam, ka viņi ir planēta. Okay. Bet viņi arī Pluto ir suns. Arī. Es teikšu... Neptūns ir, Saturns arī paļbom ir. Venus arī paļbom ir. Venēra ir, man šeit tas ir tā kā, kaut kas ir. Mars. Es teikšu Mars. Mars nav. Un tev nebūs taisnība. Mars ir dievs? Jā, kara dievs tas ir. Es to nezinu. Jā, man šeit kara dievs. Pretty sure. Man arī tā šķiet. Fuck. Tā šķiet, ka Mars, jā? Nē, man šķiet, ka Mars ir kara dievs. Bet es esmu brightest mitoloģijā, bet taisnība. Es nekur neesmu. Ir Urāns. Jo. Uranus, tas ir grieķu dievs. Zini, kā es atceros, cik ir planētas un kā tās sauc? Nē. Es zinu, kā tās sauc, bet es nezinu secību. Ja tu skaties no saules, vai ne? Tu izveido vārdu Vemi, sun. Su var pielikt klāt. Un pirms tam tu pieliec M. Vemi, sun. Tipa Vemi, suns. Un tu vienkārši noņem beigās S. Tipa Vemjošs suns. Tas ir bez Plutona. Tipa ar domu, ka Mars. Jā. Tad ir Vemi, Venēra. Earth. Jā, tas ir angliski. Jā. Merkurs. Jā. Saturns. Tu kaut kur upapis, ne? Merkurs, Jupiters. Un tad sun ir Saturns, Urāns un Neptūns. Un tad tu pieliec galā priekš Pluto. Vemis. Principā ļoti vienkārši. Tikai pieliec vēl ekstra burts. Un noņem daži. Vemis suns. Tikai noņemēs. Vemis suns. Un pieliec priekšā M. Nē, tā ir tava reakcija. Vemis suns. Un beigās. Tā vismaz es atceros. Man tās Vemi.
Okay, šis ir labs triks. Tas tāpat kā atcerēties varavīksnes krāsas. Man šeit tur arī bija kaut kāda frāze. Noteikti. Roy, man šeit tā frāze bija Roy G. Biv vai kaut kas tāds. Jā, ir tāda dziesma. Jā. Tev ir taisnība. Jā. Nu, vai šitais nākamais jautājums jums būs grūts? Es domāju, ka jūs neatbildēsiet. Jūs atbildēsiet vienu atbildi. Tas tā kā jautājums ar atbildēm, kuras ir vairākas. Tā kā jums ir pēc iespējas vairāk atbildes jāsaka. Jūs esat gatavi? Tev vajag jautājumu. Pagaid, es tikko atbildēju par šitiem. Bet tu vari izdomāt jautājumu? Jā. Kurā gadā tika dibināta Rīga? 1, 2, 3, 4 gadā. Gan drīz, bet nē. Kaut kas notika 1, 2, 3, 4 gadā. Nebija kaut kāds karš? Vienkārši funky gads. Tā kā pēc kārtas. Jā. Man patīk jau tādā. Kurā ir? 1201. 1201. Tu? Nu, tā kā es trāpīju pirmos 2 ciparus. Vai arī kaut kas cits tika? Nē, tā bija Rīgā. Gads jums bija pareizais. Tu nobīdi vēl 23 gadu. Tas ir fine. Tas ir fine. 2, ne? Vecums? Ne. Kurā teicu? 1, 2, 3, 4 teicu. Nu jā, 23, 22. Labi, jūs esat gatavi? Jā. Nosauciet visas Kardashianas. Kima. To jūs zināt, jā. Citu, tur ir bišķīt. Tas ir trick question. Bišķīt. Cik viņas ir? West. Kopā? West. Ne, North. Kā tur bija? Nu, Kanye West. North. West? North. Tas otrs. Tas nav. Ir, bet viņam bija bērns. Pagaid. Okay, tur ir prikals. Tur ir prikals. Ja tas, ko tu šobrīd domā, ir Kimas un Kanye bērni, bet tie nav Kardashiani. Nu, tu varētu argumentēt. Definitely Kardashian. Nu, Kardashian. tas īstenībā, tas ir iemesls, kāpēc tas ir trick question, tāpēc, ka tā čiepiņa, tā oriģinālā Kardashiana, laikam, viņai bija 2 vīri un sīči abiem vīriem, un tad viena ir oriģinālā Kardashian un otra nav. Jā. Centrā tirgus tad. Latgalītis Kardashian. Bet, nu, jūs varat vēl vienu nosaukt? Kendall. Jā, bet tie ir no otrās kategorijas. Tie ir tie neoriģinālie. Tie ir no Wish. Okay. No Wish.com, jā. Abības, jā. Bet well done. Off topic šobrīd Krievijā tiek veidot zīmols Abības. Kā tas importa zem mašīņa, importa aizvietošana. Jā. Kā mums nevajag neko no imports, mēs taisīsim savu. Un līdz ar to viņi taisa. Viņam bija tā kā atbildi McDonald's no visam kūsnī točka, kas beigās bija pilnīgs bullshit, jo tur bija maķīšu mērķis vienkārši uzzīmi ar noplāstām citu. Labi, es neko citu negaidu. Bet, jā, tiek veidots brands Abības. Okay. Kas pirms 10 gadiem, es vienkārši atceros, tas bija vienā dziesmā, kurā es klausījos, kaut kāds latviešu reps kaut kāds. Un tur bija tāds Abības, kā izsmējuši tādā manērē, vai ne? Un bija tāds, jā, tā visu. Jo, zin kā, tajos mīmos, kuri ķīnieši kaut kādi šitā produkti ir Abības, tur apelu, viss kaut kāds, vai ne? Un tad tiešām tā veido. Tā kā, jā, tas tā, ja kādam interesē. Es biju dzirdējis, ka viņi taisa tos off-brand sūdus, jā. Tā. Cik ir kopā Kardashians? Es jums varu pateikt, kuras ir tās Kardashians. 7. Tā māte. Jenner, nav tāda? Tas ir Kylie Jenner. Es esmu uzrakstījis, ka viena ir māte un otrs ir sensis, bet es nevaru vairs saprast, vai es pareizi uzrakstīju. Kaut kādi vecāki ir Kris Jenner un Robert Kardashian. Roberts ir laikam sens. Mēkot sens. Un viņiem ir Kourtnija, Kima, Chloe un Robs. Tie ir Kardashiani oriģinālie. Tie, kam ir seriāls? Jā, man šķiet. Un tad ir tie off-brand Wish.com, kas ir tikai 2 tur ir off-brand Kendall un Kylie. Un tie ir Jenneri. Okay. Tagad jūs zināt. Okay. Es domāju, ka jūs aizmirsīsiet, jo es arī aizmirsīšu. Nē, vienīgi es zināju. Kylie Jenner man šķiet un Kendall Jenner. Man šķiet, ka tie ir dzirdēti. Jā. Nu, kā kuram? Kāds bija twists ar Kylie un Kendall Jenner? Tie ir off-brand. Starp citu, es nezinu, vai jūs zināt. Tie ir Kardashians? Jā. Nu, ķipa off-brand, Wish.com, Kardashians. Bet starp citu, tur ir prikols. Tā oriģinālā Kardashiana taisīja tos sīčus, tos off-brand sīčus ar čūbīti Williamu Brūsu Jenneru, kurš kļuva par sievieti Keitlinu Meriju Jenneru. Nē, Viņš bija olimpiskais kaut kāds sportists. Nē, kā mūsdienu tolerantajā pasaulē jāsaka, ja viņi to grib darīt, lai viņi to dara.
Es neesmu pret neko. Tas ļoti tolerants. Es esmu ļoti tolerants. Ļoti tolerants. Arī šobrīd. Kaut gan man ir ko piebilst. Jo es dzirdēju nesen, ka tiek Latvijā arī mēģināt ieviest izglītības programmā kaut kā tāda dzimuma mācība, vai kā tas saucās. Ka tev jau bērnam pavisam mazam esot. Es par to lasīju. Par to, ka man ir komentārs. Aizdomājas par savu seksualitāti. Cik 4 gados? Es neuzskatu to par baigi racionālu lēmumu. Cilvēkam, kuram nav ne tuvu izveidojusies apziņu vispār jebkāda, ne par sevi, ne par pasauli. Un viņam nav nekādas pieredzes, lai sevi redzētu ārpus kaut kāda tāda ģimenes un savu tikpat maz pieredzējušo draugu kontekstu. Tā loka visu. Es arī nezinu, vai to ir jāmāca sākuma skolā. Es nezinu, sasīju. Tad jau var pastāstīt viņiem par to, ka ir dzimuma un par to, ka ir maināmi dzimumi un stuff like that. Tur ir komentāri. Tur grūti attaisnot man šeit. Jo... Nē, es laikam palaidu garām to apli. Es redzēju, ka Facebookā notiek cepiens, bet... Es saprotu, ka tas tā kā netiks laikam pieņemts, jo pārāk liels backlash ir. Tur ir backlash, un starp citu, tur bija prikols, ka backlash ir uz kaut kādu izglītības ministrijas galveno čiepiņu, kur izrādās esot viena no labākajām, kas šobrīd ir, un visiem skolotājiem ir tāds, jo šitā čiepiņa tā kā baigi cool, kāpēc jūs taisat backlash? Un Vjačeslavs Kaščējevs tieši bija rakstījis, jo šitā čiepiņa tā kā fucking tight, kāpēc jūs viņu beefojat? Jā, bet zin kā, tur ir tā problēma, ka tu nevari, kā būs idolized, cik latviešu. Idolizēt, tas sapratu tā domu. Tā kā tu nevari, vari, protams, bet tas ir tieši tas negatīvais, laikam, aspekts. Nevajadzētu viena cilvēka to kopējo tēlu vērtēt pēc kaut kādas vienas darbības, vai atkal pēc visām darbībām. Tā kā ar domu, ka arī Hitlers tev var iedot labu kaut kādu dzīves mācību iespējams par to, kā tur, es nezinu, sakārtot māju. Nē, par šo mums vienkārši bija vienreiz strīds šeit, ka mēs kaut kad bija. Par to, ka mans viedoklis bija tāds, ka, teiksim, pat ja man iedotu Hitlers vai tur jebkurš cits, es nezinu, viedokli kaut kādu vai kaut kādu noderīgu padomu, es to tāpat varu izmantot, jo tas nesaistās. Tāpēc tikai tāpēc, ka tas nāc no kaut kāda cilvēka nenozīmē, ka tas ir slikts vai labs. Jā, viedoklis ir pats par sevi. Līdz ar to, lai pat viņa labākā ministra pasaulē, es domāju, ka ir pilnīgi ok nepiekrist kaut kādiem viņas ierosinājumiem. Bet tur arī bija prikols. Tas iemesls, kāpēc cilvēki teica, skolotāji teica, ka pret viņu nevajadzētu bīfot, ir tas, ka tas likums, tas prikols, ka šī informācija tika dot skolēniem, tas nebija viņas lēmums. Tas vienkārši bija kaut kas, ko viņi palaida garām, un tas vienkārši ieplūda iekšā kaut kādā izglītības saturā. Tas izklausās arī bija šī pēc tāda, varbūt viņi vienkārši testēja kaut kādus priekšlikumus, un gadījumā, ja nesiet, viņa tāds, viņi nepalaida. Jo viņi ir labs imidžs tautas, acīs vai ne? Jā. Tu esi tikpat tālu, cik es nomīķi. Man ir jāpieskarās. Es dzirdu, un ja tu esi klusiet, nerunā. Okay. Un iespējams tas vienkārši tāds veids, kā nomaskēt kaut kādu viņas, varbūt kompetences trūkumu kaut kādos jautājumos. Tas būtu diezgan prātīgi šeit. Jo, tas ir efektīvāk nekā tagad kaut kā sadalīt to viņu sekotāju daļu divās grupās vismaz. Tas īstenībā tas ir kaut kas, ko paņemt kā morāli uz mājām. Tā kā, ja tu gribi vārīt sūdus, tad tev vajadzētu būt pilnīgi perfektam visādi citādi, bet tu vari tos bišķīt sūdus vārīt un tad teikt, jā, bet es esmu perfekts. Tā kā, tas ir vienkārši mans fuck-ups viens. Un tu jau vari darīt tā kā šitie visi trashīgi, vai Facebook tie content veidotāji, vai YouTube, vai kur vēl. Tā kā tu veido diezgan tādu questionable saturu, vai ne? Bet paralēli tam tu arī tur, es nezinu, nodarbojas ar labdarību, zini kā bēdīgo mūziku, tādu sērīgo, tādu dramatisko, tāds, es palīdzēju kaķītim, kurš liela iespēja, ka viņš tur ir nolikts arī tevis pašu. Bet, labi. Un tad visiem tāds, bet kā tu nevari viņam neko teikt, jo viņš taču palīdz omītēm. Tāds, dog, bet tas nemaina faktu, ka tas, ko viņš dara visā pārējā tajā saturā, ir, pilnīgi amorāli. Pat. Bet, atkal, ja tas darbojas, es neko tur nevaru padarīt. Bet zini, par ko tu neesi iedomājies? Zinu. Par to, ka Norai ir vēl viens jautājums. Man ir vairāk. Redz. Ok, labi, jā, turpinam jautājumu. Reāli mēs tā kā, jā. Jūs gribat vieglu vai grūtu? Grūti gan jau. Man visi jautājumi ir grūti. Labi, tad pēdējā laikā man aktuāls jautājums ir, cik daudz zirgspēku ir maksimums zirga outputā? Es par šo burtiski pirms nedēļas lasīju. Cik zirgspēku ir zirga outputā? Tas nav viens. Miķi, tā kā tieši. Šitā? Jā. Man grib, tā kā loģiskā atbilde būtu viens, vai ne?
Viens zirgspēks ar vienam zirgam. Bet tas ir tā kā konkrēts mērījums, ķipa, kurš ir citā kontekstā. Vai jūs zināt, kā zirgspēks mēra? Es zinu. Tas ir tā kā square feet per... Ķipa... Nē, paklausies, man ir ideja. Nē, tas ir torka storija. Man šķiet, ka tur bija kaut kāds prikols, ka tu tā kā zirgam piesien trosi, un tad viņš vēl kaut kādu sūdu augšā. Jā, vai jūs zināt, kāda mērvienība tā kā sanāk power, kas ir viņā iekšā? Džauli? Nu, tā kā, kas ir tie spēki, ko tu rēķini? Kaut ko cel, vai ne? Nu, tu kaut ko celi, jā. Nu, tie ir ņūtoni. Nē? Tas ir laikā, cik daudz spēka. Spēks laikā. Jā. Tie ir džauli. Ne? Tur kaut kas enerģija. Ir jābūt vēl vienam. Ķipa... Uz laukumu kaut kādu. Uz lauku? Nu, nē, masu vai... Tur bija... Man šķiet, uz masu. Negooglē. Nē, man izslēdzās dators. Ko mēs dosim kā atbildi? Pagaid, bet mums ir mērvienības. 20. Mērvienības. Mērvienības ir zirgspēks. Jā, cik zirgspēks ir? Es teiktu 5. Es neatceros precīzi, bet es atceros, ka nebija... 5. Nē, 5 tikai 5. Okay. Es vienkārši atkārtoju tīri, lai... Es teikšu 7. Es vienkārši atceros, ka man šeit nebija viens, jo viņi vienkārši citādi aprēķināja. Vai tu tā kā kopē un make it a little different? Jā. Okay. Pareizā atbilde ir max outputs ir 15 zirgspēki vienam zirgam. Tad man ir taisnība, jo man ir tuvāk. Apaļojot, jā. Kinda true. Vai tev arī ir jautājums? Es domāju, kā viņi to izmērīja. Ko tas zirgs vēl augšā? Zirgu vēl vai? Masu kaut kādu? Smagumu, jā. Tu zini, cik? Es zināju, bet es neatceros. Es biju lasījis par šo. Jā, tas ir cik vienā minūtē laikam cik daudz viņš izvelk pēdu vai kaut ko tādu, viņam ir jāuzvelk kaut kāda smaguma lieta. Var iečakot, man šeit atceros. Nē, nu tagad jau drīkst, tā kā jautājums jau ir atbildams. Nē, nu bet lēni būs vienkārši. Citreiz. Jamie, pull it up. Tagad, bet man ir jautājums. Ok, go. Labi. Tūlīt pastīšos, man ir vairāki. Man ir viens, šis bija no, es lasīju tos trivia questions, science trivia questions, un es mēģināju atrast kādu interesantu, un tur visi tie jautājumi bija reāli atsaldēti. Es lasīju viņus, un es domāju, tur tās atbildes ir tik fucking stupid, tā kā tie nevar būt īsti jautājumi. Un šis ir viens no viņiem. Cik krāsas ir varavīksnē? 7 nav pareizā atbildiem. Nav 7? Es biju 7. Bitch. Oh, tā ir pareizā atbilde. Bet what the fuck? Ko tas nozīmē, ka varavīksnē ir 7 krāsas? Tur ir pilni dirs ar krāsām. Tur ir visas krāsas. Nu, es domāju, tas ietu tā kā kategorizē vairāk kā... Bet kā tu kategorizē? Tu nevari atbildēt. Krāsas, nevis sekundārās. Ko nozīmē sekundārās krāsas? Kā, ka tev ir 2 kopā, tad tā ir sekundārā krāsa. Jā, bet kuras ir tās 2? Bet 2 kopā jau tur tāpat sanāk, jo tās pamatkrāsas 3, vai ne? Nu, ķipa RGB, right? Nu, tad ir 3. Nu, jā, bet... Nē, pagaid, primārās un sekundārās. Nē, pagaid. Nu, pagaid, bet tu vēl atertiārās, trešās, ķipa. Kāpēc tu tās neskaiti? Tur sanāk, laikam. Tām ir tie nosaukumi, ko neviens nezina. Nu, pagaid, RGB, right? 3 mums ir. Red, green, kas ir, tas ir... Blue. Trešā, ne? Jā. Jā. Čist? Nē, dzeltens. What do you mean? Dzeltens ir vajadzīgs, lai kaut ko uzjaukt. Aizmā, jā, no kurienes rodas dzeltens? Zaļš ir dzeltens un zils. Pagaid, moši atbildēt smik. Ir aditīvās un ir subtraktīvās tās krāsas, vai ne? Es nezinu, kā viņas latviski sauc. Bet RGB ir tās, kuras tā kā edo kopā, un smik ir tās, kuras man liekas, ka šīs ir kā datoros strādā krāsas, ne? Bet, un printeros ir smik. Ja parasto krāsu teoriju, tad vienkārši ir dzeltens, zils, sarkans. Un tad sanāk visas. Maybe dzeltens, zils, sarkans. Kas tie par burtiem angliski ir? Y? Jā. B. Jā. Lūdzu, būdīdu. Varbūt. Tas ir, es nezinu. Man vienkārši visu pasauli tikko sabruka. Tas ir tāpat kā iepriekšējā epizodē mēs ar Niku apspriedām par to, ka tu vari saspiest gāzi un viņi kļūst par šķidrumu, un Nikam bija tāds, bļāvečs, ka viņš šeit fucking tā kā insane. Bet tas ir diezgan taitīsnībā. Tā padomā. Ja mēs vienkārši... Labi, nevajag neko iedomāties. Turpinam vienkārši. Jauni jautājumi. Norē ir jautājums, jā. Labi, šis būs tāds, kur
Es vienkārši skatīšos, kurš pirmais no jums varēs to atbildēt. Bet... Labi. Kas ir jāuzraksta kalkulatorā, kāds skaitlis, lai dabūtu hello? 58008. Nē? Pagā, ko tu jautāji? Tas ir būvs. Pagā, ko tu jautāji? Nē, hello. Hello? 0711 3? Nē, 8. Nē. Kā tu burtu var uzrakstīt? Es domāju, 8 vai... Nu, ķip, like... Pagaidi. Vai jūs 4? Pēdējais ir 4. 0. Pagaidi. 0, 3. Nē, pagaidi. 0, 1. Pagaidi. LO. 0, 1. 7, 7, 4. Vai arī 0, 7. Un tu samaini viens, vai es nezinu, kurš ir L un kurš ir... Viņš ir tuvu gan jau, vai ne? Viņš ir diezgan tuvu, jā. Nu, pagaidi. Hello. 0. L ir 1. Gan jau. Vai 7. L ir 7 gan jau. 7. Tuvāks L. E ir 3 gan jau. Un H ir 4. Nu, un ja jūs šo saliekat kopā... 0, 1, 1, 3, 4. Close enough. 0, 1. Nē, mēs gribējām 7, lai būtu tas smukais. 0, 7. 0, 7, 7. 0, 7, 7, 3, 4. Jā. Nu, tad uzvarēja. Nu, labi, tas bija. Bet, tas bija vēl... Group effort. Jā, tas bija tā kā... Ātrais papildu jautājums tagad, kad jūs ietrenējāties. Kā var uzrakstīt boss? Tas ir gandrīz būs. Cik gandrīz būs? 5,08. Jā. Niks uzvar. Es biju jau tāda būbs šeit. Man arī ir ātrais. Man ir viens ātrais arī. Kā atšifrēs DNS? Dezoksirinonuklīnskābe. Jā. Damn, jūs bijāt sinhroni. You're good. Man ir vēl viens aušais. Kurā kontinentā nav bites? Antarktida. Tā viņu nesauc. Antarktika. Jā. Ok. Šis bija viegls. Man liekas, ka man ir vēl jautājums. Vai pateikt Atlantida? Tur gan jau nav bites. Es nezinu, vai cik kontinents, bet... kas ir kontinents, you know? Padomājam, jā. Nē, nu kontinents, man šeit es jau skatās tām plātēm. Nu. Jā. Labi. Šis tāds trivija. Šodien ne tikai tev palika daudz gadu, bet arī sākās filmu festivāls Rīgā. Vai jūs zinat to, kā viņu sauc? Rīgas filmu festivāls. RFF. Nē, tas ir Riga IF, un tas būs oktobrī. Fuck. Bet tas ir tieši Rīgas filmu festivāls? Tā kā tas filmu festivāls, kurš ir Rīgā? Jā, Kannes. Viņš notiek Splendid Palace'ā. Kannes gan jau nenotiek Rīgā. Nē, es nezinu. Gan jau, ka nē. Tas notiek Kannās. Jā, man šeit. Bet man liekas, ka šo ir diezgan neiespējami uzminēt, ja jūs nezināt. Es domāju, tur gan jau kaut kāds tāds arcīt, ja pat tās nosaukt. Mēs esam arcī, mēs esam filmogrāfi, mums vajadzētu zināt. Nē, man šeit man nav jāspēc. Bet tur izglītot mūsu skatītājs. Visus 4. Jā, šodien sākās Baltijas pērle. Es nekad nebūtu uzmanījis. Ir visādas filmas. Nē, tā padomā diezgan likumsakarīgi, es domāju. Gribēju tieši teikt, vai ne? Bet cik kā spēles galiņi tā kā grozījās, bet nē, diemžēl. Man ir vēl pēdējais ātrais jautājums. Jā. For fun. Jā. Nevis tā kā šis bija šausmīgi. Kas bija pirmā spēle, kur tika spēlēta kosmosā? Tā kā datorspēle? Vai spēle? Vai es drīkst atbildēt, kā es izdomāju? Jā. Tā paļbom bija datorspēle. Tetris. Jā. Visiem es būtu vienos tā kā paslēpes ar šim šeit. Kuģis liels. Kuģis nav tik liels. Diez vai viņš ir liels. Kāpēc? Man pirmā doma bija šāks, bet es padomāju, ka tev aizlidos kāliņus. Tas laikam nedara. Bet, jā, interesanti. Kā tu tā? Varbūt ir kaut kāda velcro. Nesaistīti. Ar magnētiņiem varbūt. Nesaistīti, bet mans brālis programmētājs Bardā Raits, viņš uztaisīja programmu, kas risina Tetri nesen. Tetris ir problēma?
Tā nav problēma. Viņš vienkārši gribēja uzrakstīt risinājumu. Tā kā viņš uzrakstīja robotiņu, kurš automātiski pilda Tetri. Un viņš tā kā to dara labāk par Tetri čempioniem. Protams, jā. Viņš teica, ka viņš viņu palaida uz stundu, un viņš vēl nezaudēja. Tā kā vai viņš pilda fucking ātri. Going on as we speak? Nē, nu viņš stundu viņu palaida. Un tad viņš viņu izslēdz? Jā, tas bija pasaules labā, tā kā, es redzēju, kā tie klucīši krita. Viņi krita nevis tā, ka tu tā kā lēnām tur ej, ka kauliņš. Tā kā instantly pagriežās no krīt. Tur krīt 4 vienā sekundē, kad 5 fucking they go. Okay. Jā. Iespējīgi. Fun fact. Nezinu, vai es to stāstīju. Nē, to es nestāstīju. Bet šachs, kad ir 7 vai mazāk figūras uz dēļa, ir tā kā solid. Tev ir matemātiski izreikināts visas iespējamās tās pozīcijas, bet tieši ar 7 mazāk tas vai vairāk. Tas ir kopā abām komandām? Jā, kopā, kad tieši uz dēļa kopumā. Tas ir baigi maz figūras. Nu, ja vienkārši brūs forsāt, laikam visas var izreikināt. Ja tu paši kaut kāds endgames, tur mēdz būt arī kaut kāds 4 vai 3. Un tāpat, ja man tas šķiet neuzvaram, tad nokal, jā, Džeka, kur spēlē pilnīgi citādi tā kā līmenī. Un jā, izrādās, ka tur tā kā viss ir aprēķināts. 7 neizklausās daudz. Bet ja nemaz cik tur iespējamo pozīciju. Man šķiet, ka tur tā kā ar visu šaha dēli jau ir kaut kāds miljardiem iespēju. Kāda var būt izkārtojuma. Čipa katru reizi, kad spēlē, lielāka iespēja, ka tev būs unikāla spēle, nekā ka nebūs. Es ar citu lasīju, ka tas Magnum Donks vai kāds tāds šahista. Magnum Carlsen, tas saldējuma brands. Viņš teica, ka viņš spēlē spēles speciāli tā, ka viņš spēlē ar tā kā citiem, kā sauc Grandmaster latviski. Grandmaster. Tā kā viņš spēlē Grandmaster. Lielmeisteri. Tad viņš speciāli uzreiz taisa kaut kādus nepaķēksi gājienus, lai dabūtu cilvēkus nevis standarta spēlēs, bet unikālās spēlēs. Jā. Viņi diezgan bieži šah īsti. Mike check. Nice. So, mēs bijām papīpēt un mēs esam apakaļ. Man šķiet, ka mēs palikām pie tā, ka mums sākas ziņu segments. Tas ir vēl viens mūsu scenārija satura. Nu, jūs sapratāt, par ko es mēģinu pateikt. Jā. Karoči, rubrika. Izklausās gudi. Labs vārds. Jā. Un ir diezgan kodolīgi. Tu prātīgs diezgan esi. Karoči, pirmais, par ko mēs runāsim, ir manējais, un tad mēs mēģināsim ar tevēju. Labi. 1-1, ja? Aiziet. Karoči, title, ja virsraksts ir Rīga plāno slēgt 139 azartspēļu zāles. Un garais virsraksts ir, apraksts īsais. Rīgas doma 2018. gadā nolēma galvaspilsētā likvidēt 42 spēļu zāles, kas atrodas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kā arī jaukt sabūves teritorijā. Tā ir viss kaut kur grasās aizvērt. Un izņēmums ir tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcas. Sajūtas emocijas. Man ir ko teikt par šo. Jā, tev patīk zīpāt, ja? Nē, ne par to. Tieši par slēgšanu un par to, cik ļoti tas būtu pareizi. Pareizi, tas diezgan tāds šeit subjektīvs. Tas ir subjektīvs. Bet viena lieta loģiski, tas tev dod finansītas, vai ne? Ja tev ir feņķis atvērts, tad tur cilvēki papaši naudu un viņi maksā nodokļus, ka jau tā pieņem. Tur īstenībā jāsadala šis temats, jo jāsaka to, kāda ir auditorija spēļu zālēm primāri. Kāda ir tā auditorija, uz kur viņi tēmē? Cilvēki, kuri nav spējīgi apstāties un kuri būtībā nospēlēs visu, kas viņiem ir, vai ne, visticamāk. No otras puses, tā ir taisnība. Ir arī cilvēki, kuri nenospēlēt visu un vienkārši to uztvert kā izklaidi. Man šķiet, ka tā nav lielākā daļa. Tā nav lielākā daļa, bet aizliedzot azartspēles, azartspēles būtu aizvarot tās filiāles, es neteiktu, ka atrisinās problēma ar azartspēlēm kā tādām. Tas pat rada vairāk. Tas samazina vispār to pašu, ko tai. Tu domā, ka tas tagad nebūs regulēts un vienkārši spēlēs parkā? Nē, tā jau var spēlēt online. Vienkārši problēma tāda, ka, ja salīdzina online ar offline, tad online, ja tu esi pietiekami tech-savvy, vai ne, tad tu jau vari arī iemācīties paņemt savu kredītu un visu pārējo, un līdz ar to grūtāk ir apstāties spēlējot online, jo tev nav materiāls kaut kādas tās. Tev nav tā, ka beidzas cash. Tev nav kaut kāds reference point. Jā, tev vienkārši tu vari nozibāt visu algu, jo tas ir vienkārši burtiski kaut kāds. Jo elektroniskā nauda ir vieglāk papašam. Jā. Tu viņu nevar sataustīt. Tāpēc es teiktu, ka tas tiem, kuriem ir problēmas ar azartspēlēm, tikai pasliktināt situāciju. Man šķiet. Plus arī vēl arguments tāds, ka pamatā.
Kā domā, kāpēc viņi to vispār izdarīja? Vienkārši tāpēc, ka tas ķipa nav skaisti. Nu, ķipa, ka tu ieej centrā un tur feņi, kas stāv. Es domāju, vairāk tāds gājiens, lai iepatiktos Eiropas Savienības valstīm citām. Tas jau diezgan objektīvi ir slikti, vai ne? Jo tu tur ej zaudēt naudu. Tur nevienam īsti no apmeklētājiem un mērķa auditorijas nav baigi labi. Nu, kāpēc? Bet no otras puses, tas jau viss ir balstīts uz brīvu cilvēku izvēli, kuru tu viņam atņem, aizliedzot tādas iestādes. Zinot, ka tās tāpat eksistēs. Jo tādu pašu argumentu var arī veidot par jebkuru citu vielu. Neobligāti pat apreibinošu, kaut vai cukuru, vai ne? Kas ir zināms, kas ir neveselīgāks par, teiksim, to pašu, ko dalu. Viņš ir konkrētās devās visur. Tāpat azartspēles. You know? Bet šis jau arī neaizliedz azartspēles. Tas samazina viņu pieejamību. Es nezinu, kā jums, bet man šķiet, ka es esmu dzirdējis, un man šķiet arī daudz citu cilvēku ir dzirdējuši daudz gadījumus, ka cilvēki aiziet uz feņiku un papiši daudz naudas. Un tās summas mēdz būt fucking milzīgas. Tu papis bišķīt, un tad domā, labi, es paņemšu vēl bišķīt no saviem krājumiem, lai izvilktu šito, un tad tu beigās papis kaut kādas 15K. To es esmu dzirdējis. Bet tieksme uz neapdomātu ieguldīšanu, kā to grib uzskatīt cilvēki, kas iet dzipāt, vai ne? Kas varbūt pat ir attaisnojums citās kaut kādās spēlēs, teiksim, tur pokerā, blackjackā, ķīpa tu vari kaut kā arī aprēķināt. Nevis ķīpa tu vari. Problēma ir tajā, ka tās azartspēles, kas tur ir pieejams, vai, teiksim, ja runa ir par kaut kādu kazino, kur ir dažādas viņas, kaut kāds arī galdspēles, vispārējais, vai arī tie paši aparāti, ir tādi, ka tas jau ir tas sekas. Tas nav cēlonis, tas nav tas, kas viņam liek to naudu zaudēt. Tas vienkārši viens no veidiem, kā to var izdarīt. Bet pamatā viņi atradīs citu. Es biju klausījies podkāstu Pāļu bazars, un tur man šeit bija šis, kā sauc to mašīnu fujaku. Tu ķipa ceļu satiksmes fujaku. Viņš tāds Timrots? Jā, Timrots. Un viņš stāstīja, ka visas tās mūsu Latvijas problēmas ir bieži vien nevis tāpēc, ka tas, kā Latvijā mēģina labot problēmas, ir vienkārši labot sekas. Nevis labot cēloni, ka ir vienkārši sūdīga labklājība un cilvēki dzīvo sūdīgas dzīves. Piemēram, viens no prikuliem bija tas, ka mēģina, ja tu tagad brauksi dzērumā, tev atņems mašīnu. Tas ir laikam jaunums vai kaut ko. Ja tev atņems vēl vairāk. Jā. Un tad viņš teica, ka tas ir sūdīgs risinājums, jo tas tas ir mēģinājums labot sekas, bet reāla problēma ir vienkārši, kāpēc cilvēki brauc dzērumā. Exactly. Jo tagad, piemēram, ja tas cilvēks viņš tur brauca dzērumā, tad viņam varbūt ir kaut kāda ģimene, varbūt viņam kaut kāda bērna, un tagad viņam pat mašīna nebūs. Labi, viņš loks ir, ka viņš brauc dzērumā, bet tu viņam vēl vairāk sapsīs dzīvi, labāk jau nepaliks. Plus tas neizslēdz iespēju, ka viņš tāpat turpinās braukāt vienkārši bez tiesībām. Jā, kas viņu apturēs? Tas, ka viņam nav mašīnas. Labi, nav tā, ka tu nevari iegādāties mašīnu. Tur būs citi vārdi, kāds ir. Ja būs kredīts? Pajautā kaimiņam, kāds tev bankas konts? Nē, nav tā, ka tev nav naudas, tev nav mašīnas. Vienkārši iegādāties mašīnu. Nē, stāsts jau vairāk laikam par tiem cilvēkiem, ka brāl nav naudas, lai to izdarītu. Labi, ja viņam ir nauda, mašīna, kuru varēja atņemt, es domāju, ka viņam ir pieteikumi, lai dabūtu atpakaļ to. Kaut gan varbūt arī nē, bet es pilnīgi piekrītu par to, ka risināt sekas, tas man šeit tāds īstermiņa, neobligāti risinājums, tāda ilūzija risinājuma, ka tāds, bet kaut kas jau notiek. Jo, protams, tu vari aizbildināties to, ka, bet vismaz viņš nebūs ceļu, kas pirmkārt nav fakts, jo, atkal nav tā, ka kāds viņu var aizliegt, vai viņš jau dabūtu citu mašīnu, nozagt, vai kaut ko vēl tādu izdarīt. Es teiktu, ka tad, kad tev atņem mašīnu, tu varētu būt pat sūdīgākā emocionālā stāvoklī, izdarīt kaut ko tādu ļoti ekstrēmu, varbūt arī. Jā. Ar to es biju Peņkā vai spēlējis azartspēles? Es esmu bijusi Peņkā vairākas reizes. Es kādreiz strādāju bāriņā, un bāriņā tev tā kā ir čais, ko cilvēki iedod. Tad es gribēju saprast, kas tajā Peņkā notiek. Un es diezgan mērķiecīgi vairākus vakarus aizgāju ar savu čaju un metu viņu tajās automātos, lai paskatītos, kā tur ir. Un es teikšu, godīgi, man likās diezgan disappointing, jo es vienkārši daudz saku, labi, es tur neliku daudz, es liku monētiņas tajos, krāsainajos aparātiņos. Un man likās, tā kā tik neinteresanti, tāpēc, ka tu ieliec monētiņu, un tu tur kaut ko nosvied vai pagriez, un tev nav vispār, tā kā nav nekā, tu principā spied pogu, un tad tu pazaudē naudu, un tad tu vari iemest vēl. Starp citu, es arī spēlēju azartspēles. Ne Feņkā, bet citos interneta mājaslapās. Un es secināju to pašu, ka es nevarēju īsti saprast, kur tā bauda, jo viņas ir
tik vienkārši. Tu čista nospiedi podziņu un vienkārši skaties, kā tev pazūd nauda. Jā. Un tā kā, ja tur būtu kaut kāds actions, kas varētu kaut ko izdomāt, kaut ko padomāt. Jā, kāda mīkla. Zini, kāds ir tas actions? Actions tad, kad tu dabūji naudu. Un tad tev tāds, hold up, nu, tā kā tur jau tās lamats, ne jau prikals cēlāt zaudāt naudu. Jo, labi, it kā tās tie aparāti visi ir, nu, viņiem ir kaut kā tie reguli. Es neatceros, kā tā instance saucās, kas tā kā to visu overlooko. Bet tā kā viņi teorētiski viņiem būtu pilnīgi random. Tā kā tur ir konkrēts tas algoritms, kas ir ļoti random, un tu nevari, nu, tu nedrīkst viņu ietekmēt, un tas teikt, tā kā visu laiku pārbaudīts. Tā ir taisnība. Bet, nu, man šķiet, ka, labi, atkal tas ir, nu, nē, es esmu bājis, tas vienkārši vairāk tur bijis. Sasaldens bišķīt. Nu, jā. Nu, tā kā, es diezgan ātri tiku laikam pie pirmā kaut kāda laimes, kas būtu kaut kādā 5 eiro, ka mēs tur 12. klasē gājām un spēlējām. Ne? Jo, nu, mēs varējām. Fakts, ka tu 12. klasē gāji uz feņu, ka ir tā kā bad sign. Visi tavu klasi gāja. Viņi man arī uzaicināja, bet tā kā... Exactly. Es atceros, bija prikals. Man bija 18 gadu dzimšanas diena, un viņiem tāds, nu, ko tagad darīs? Aizjām uz feņu. Un tāds, vai, tā kā es reāli. What the fuck, kāpēc? Bet, labi, es aizgāju, es papis kaut kādu 5 eiro vai kaut kā tādu. Nē, tur jau tā lieta, ka tad, kad tu uzvari, tad jau arī tu domā par to, ka, pagaid, ja es varēju uzvarēt vienreiz, tad es varēšu uzvarēt vēlreiz. Kas, nu, tas it kā ir taisnība. Vienkārši iespējas ļoti atšķirās. Jā, ne, es piekrītu Krišānam, ka tas, ka tur nav absolūti nekas nenotiek. Ja es varētu, nu, nezinu, pieņemt kaut kādu izvēli vai kaut ko, bet tu vienkārši spied to podziņu un tā kā ir, nav. Jā, bet iedomājies, tā kā, piemēram, tu ielaic 5 eiro, tu izkrīt, nezinu, 500 tādāt. Damn. Ķipa, nu, tas ļoti strauji samazina tavas izredzes apstāties laicīgi. Varbūt tas... What if es taču dabūju 500, vai es varu 200, vai 50 ielikt vēl, vai ne? Nu, pēcjāk no tiem, jo es jau tā viņš uzvarēju. Bet tad, kad tos 200 nospēlē, tad tāds, bet man joprojām ir 200, ķipa, plusā, vai ne? Māc man arī tos. Tagad zaudēt tos, tad tāds, man ir vēl 100. So, es sāku ar 5, 95 plusā. Tiec apkārt līdz 5. Nu, visticamāk, kaut kur pa ceļu, un tu kaut ko uzvar vēl, un tad tāds, ok, keep going. Apmēram. Un tad tiec līdz saviem pēdējiem 5, nu, ja tu tā kā ditīgi ilgi vienkārši sēdi, tā kā degenerate mode. Un tad tāds, tu zaudē tos 5, un domā, bet es tikko izcēlu. Jā, lai kaut viņš, tā kā burts vacāru, vai ne, un tad sajies. Un tu ieliec, un tā kāds sajiet, un tā ir lielākā problēma. Un tad tā kā dabūna apkārt tiks tev bija pirms tam, un vēl vairāk. Un tad nākamajā reizē, kad tev ir tāds, ok, I'm on a lucky streak, tā kā viss sajies. Ķipa, nu, labi, es neesmu nekad bijis situācijā, ka man būtu tik daudz naudas, lai es varētu to brīvi tā darīt. Bet, nē, es kaut kādu laiku tā kā aktīvāk spēlēju. Es neteiktu, ka man tur baigi kaut grandiozē kaut kādu tur zaudējumu vai kaut kas tāds būtu, bet man pamatā vienkārši raksturs tāds, ka es tā kā ļoti ātri pavalkos to, nu, jebkādu veidu atkarībām. Tā kā, nu, jebko, kas izraisa kaut kāds tāds spilgtus, tādas, nu, emocijas, var teikt, laikam. Tad man ir ļoti viegli pazaudēt jebkādu veidu racionalitāti. Līdz ar to, nu jā, līdz ar to es esmu izbaudījis diezgan daudz to visu dzīves stilu. Azartspēles ir interesanti, vai ne? Bet man tagad ir Noras raksts. Šīs ir arī ziņas. Un ziņas ir, es jums varu parādīt vizuāli. Mēs varam aprakstīt audio klausītājiem. Virsraksts ir Mystery Pink Pigeon baffles locals in UK town. Tātad rozā balodis Londonā. Samulsina vietējos. Jā, rozā balodis. Viņš ir diezgan smuks. Es mēģināšu ielikt viņu YouTube, bet kā viņi dabūja rozā balodi? Nu, tas ir tas, kas satrauc vietējos, jo nevienam laikam nav īsti skaidrs. Es domāju, kāds viņu jau nokrāsoja. Bet varbūt viņš dabiski ir rozā. Kāpēc lai nevarētu būt rozā balodis? Es nesen dzirdēju, ka mūsu birojā ielidoja putns. Un tas bija fancy putns. Tas bija kaut kāds branded, nu tā kā premium. Tur bija kaut kāds zelta kaut kas. Es neatceros, kas tas bija. Bet, zeltības, jā. Mums nesen birojā, kas laikam ir līdzīgs birojas, ielidoja sikspārns. Tā kā es nezinu, jums... mums arī ir sikspārns. Labi, mums birojas ir tā kā viena stāva atšķirība, bet mums arī tas pats sikspārns gan jau ir, jā. Tomēr tas pats? Jo nu, mēs viņu tā kā izdzinām senāk. Mums viņš ir tur, viņš ir leģenda. Viņš tur dzīvo. Viņš tā kā mājdzīvnieks. Ak, Dievs, cik forši, cik jauki, ka jūs atļāvāt viņam palikt. Nu, nē, viņi izmet ārā. Bet viņš nāk apakaļ. Ok, forši sikspārns. Varbūt vajadzētu dot viņam iespēju. No. Varbūt viņš var kaut ko ļauj viņam savu pierādīt. Vismaz tā kā. Jā.
Varbūt es iekodīšu un kļūst par Batmanu. Es tā kā vēl aizvien neesmu pārliecināta, jo mūsu stāvā ir dzīvnieku fonds, tā kā labdarības. Un man šķiet, ka šie dzīvnieki vienkārši cenšas aizdoties tur un meklēt palīdzību vai kā tā. Un viņš vienkārši izmet ārā. Un viņš vienkārši izmet ārā. Jo es esmu redzējis, kā pa tām rotējošajām durvīm lejā ienāk pele. Un aizskrien tur lifta virzienā apmēram. Un es esmu diezgan pārliecināta, ka arī viņi devās uz dzīvnieku fondu. Es nezinu. Ne? Tas ir dīvaini. Man šķiet, ka viņš nāk pie jums speciāli. Un jūs viņu vienkārši noraidat. Es nezinu, vai tas pieklājīgi. Runāju par putniem. Es nesen man šķiet, ka nogalināju zirbu. Tu? Nogalināji? Jā, es braucu ar mašīnu, tā kā es redzēju, priekšā lidoju pārceļam. Es varu bišķīt mazu komentāru pirms turpināt ar šo. Šobrīd tu saki, ka tu netīšām nogalināji zirbu. Un šīs dienas vidū, tu man sūtīji WhatsAppā voice message, kurā tu teici, es netīšām gandrīz nobraucu sīts ar boltu. Nē, nevis es stāvēju pie luksofora un es redzēju, kā kāds. Tur tā kā es stāvēju pie sarkanā un ielai, kas bija perpendikulāri man, brauc garām mocis, viņiem bija zaļais. Es tiem gājiem, kas gāja šķērso viņiem ceļu, viņiem bija sarkanais. Tur kaut kāds sīts brauc ar skūteri, un tas mocis nereāli sabremzēja kaut kāds 3 metrus pirms viņa. Tā kā redzēja, kā gandrīz notiek. Jā, es vienkārši skatījos, ko dīvaini skaņa, tā kā viņš tā kā rītīgi strauji vienkārši samazināja ātrumu. Viņš kādiem 60 kaut kur brauc. Es ar boltu skūteri arī gandrīz esmu ticis notriekts. Baigi vienkārši. Es saku, ka skūteris ir vienkārši atceldēti pārsvarā. Nē, bet tas pat nav tas, ka viņi ir atceldēti. Vienkārši tas ir baigi viegli notriekties ar skūteri. Viņi nezina noteikumus. Es zinu noteikumus, un man stil var noteikt. Tu zini, bet vai zini visi boltu skūteristi? Tur tā problēma, tur nav nepieciešamība zināt noteikumus. Tur tā problēma. Un viņi domā, ka viņi var konkurēt ar mašīnu, kuras var burtiski no 1,5 līdz 2 tonnām vidēji. Tāds, tu esi fucking skūteris, neflekso. Tā kā tas nav izdevīgi tev vairāk nekā man ģipa. Jo, akal, tevi var vienkārši nepamanīt, neņemot vairāk, ka tu kaut ko stulbu vari izdarīt, jo tu nezini noteikumus akal. Tev vienkārši var nepamanīt, ko tu fūri, teiksim, kuru par mazās mašīnas nepamanīt. Tā kā tas ļoti neapdomīgi vispār viņam atļaut būt, atrasties uz ceļa, jebkurā brīdī. Bet viņi jau ļoti daudz pa trotuāru brauc, kur arī ir. Jā, bet tu vienmēr nokļūst krustojumā, un tev kaut kā ir jātiek pārkrustojumam, un viņi parasti pieši pāri. Zini, kas ir stulbākais likums vispār? Ever. Tas ir tas, ka drīkst braukt, gājēji ātrumā, bet pāri trotuāriem arī ten. Pie zaļā. Jā, tas ir stulbākais, ko varēja vispār izdomāt. Kāpēc? Tāpēc, ka iedomājies tev paralēli brauc, pirmkārt neviens nebrauks cilvēki iešanas ātrumā pāri. Tā ir taisnība, riteņbraucēji brauc vienkārši viņam tu brauc pa ceļu, un tu redzi, ka paralēli tev brauc riteņbraucējs, kaut kāds varbūt 50% tuvāk pārējiem, un tu nezini, vai viņš brauks vai nē, ja viņš burtiski vienkārši izdomā tāds. Tas citu īstenībā ir baigi grūti. Man nesen bija problēmas braukt pa Baronielu, Krišāņu Baronielu ar mašīnu. Un man tur tā velo cilvēku josla. Fucking grūti viņus pamanīt ir. Es skatos tajā spogulī, bet tu vienu brīdi nepaskaties, un viņi tur parādās. Viņi nesaprot par to, ka tu neesi pamanāms. Jā, viņi ir reāli maziņi. Tas ir ļoti grūti viņus pamanīt. Reāli grūti pamanīt mašīnu, kurai nav iedegta uguni brīžiem. Teiksim, mikrēflis, ka kaut kāds ir. Es bieži braucu tāds, pagad, šis te mašīna, man nav slikti redzi. Un es vienkārši saprotu to, ka man pat nav 70 gadi. Es braucu visu laiku ar mašīnu. Man nav īsti iemeslu nepamanīt mašīnu. Es citēšu tevi, tu teici, ka tu man sūtīji voice message kārtējo reizi un teici, ka tev ir 25, kas ir pusi no 50, kas ir pusi no 100, tā kā tev gandrīz ir 100 gadi. Bet man nav 150 vēl. Bet es domāju, ka man nav īsti daudz iemeslu neredzēt mašīnu uz ceļa. Un, ja es to nepamanu, un es esmu pieredzējis pamanīt, jo automātiski, ja es bieži vienkārši braucu, tad tas ļoti daudz ko izsaka par to, tīri, ka ir mēs 2 spilgti, vai parasti vismaz 4 vai pat 6 prožektori spilgti, kur tev spīd acīs. Un, ja to nav, tu jau neredzi 2 tonīgu fucking objektu uz ceļa. Tad iedomājies, kāds ir bolts skūterists, kurš ir kaut kāds 100 reizes vienkārši vieglāks, bez apgaismojuma, jebkāda, bez saprašanas, kur viņš un ko viņš dara, un kāpēc viņš šeit arī bija. Tas, es neteiktu, ka viņus vajadzētu laist uz ceļu. Es esmu priecīgs, ka nobanot tos skūteris. Vispār riteņbraucējus nevajadzētu laist uz ceļu. Man šeit arī. Tāpēc, ka ne tikai domājot par to, par labklājību autovadītājiem, bet arī par riteņbraucējiem. Jo nav tā, ka visi autovadītāji baigi labi brauc. Tev vienkārši notrieks un viss. Labi, tev bija taisnība, nebija kāda starpība, tu esi mīļi. Tur tā problēma. Tu vari tur cīnīties par kaut kādiem, par savu taisnību vai nē, bet ja tu, teiksim, zaudē spēju staigāt, es teiktu, ka tas ir diezgan sūdīgs deals. Līdz ar to labāk, lai viņi
lai viņi brauc pa trotuāru. You know? Ar ķiverēm. Tu izties, tev sejā šobrīd ir tāds tā kā satraukums, tā kā tāds sērīgs sajūtas, tāds bēdīgs ļoti. Kā, līdzjūtīgs gandrīz. Jā, jo tu tā kā pārdzīvo par tiem nabaga skūteristiem. Es pārdzīvoju, vienkārši tā kā viņi dzīvo tādā neziņā vienkārši. Viņi tik tuvu nāvei katrs. Nē, bet tā ir. Tā ir. Un viņi to nesaprot. Tu brauc tādās, tu nepareizi kustību izdarīsi, ko ar skūteri ļoti viegli izdarīt, vai ne? Ja tev stūrīti tāda maziņa, vai ne, tu vari bišķīt pakstināt pirkstu, tu zini, kā viņš tā kā sāk kustēties, vai ne? Tā ir taisnība. Tu vari izdarīt vienu mazāko kļūdu, un GG, brauc pa fucking. Viņi ir reāli nelīdzeni. Tas ir skūteri? Jā. Plus tās mazās riepiņas uz bedrēm, boj. Ja tas nav iemesls pārdzīvot, es nezinu, kas ir tiešām. Man ir vēl viens ziņu raksts. Es domāju, es mēģināju izdomāt, kur no šiem ņemt. Es paņemšu tādu vienu spicy. Jūs esat ar mieru, jā? Jā, aiziet. Kroč, exclusive. European Union to ask China at UN, ķipa Eiropa jautās Ķīnai, to push Russia towards just peace in Ukraine. Viņi tā kā Eiropas Savienība liks Ķīnai bīdīt Krieviju uz godīgu mieru Ukrainā. Ķīnai tas viss. Tā kā tur kaut kāds fujeks Mihēl, ķipa Maikls kaut kāds. Viņš tā kā ir kaut kāds galvenais fujeks Eiropas Savienībā, un viņam tā kā prasīs, lai viņš pasaka tajā savienībā, ka, es izlasīšu jums, Michael will then turn directly to the Chinese delegation to say, as responsible nations, let's join forces to persuade Russia to end this criminal war that is hurting so many. Tobiš, jā, Eiropas Savienība prasīs tā kā Ķīnai. Krievija šobrīd ir burtiski atkarīga no Ķīnas, gan arī pilnībā. Ar visu, ko viņi importē, nekā eksportē, jo viņi ir spiesti par zemākām cenām pakļauties Ķīnas kaut kādām prasībām, lai viņi vispār varētu izdzīvot un nopelnīt kaut kā. Un vienkārši tas, ka Ķīnai vispār tas varētu interesēt, sadarboties ar, pamatā smieklīgi vispār pats jautājums, ka tā vietā, lai ziedot, es nezinu, Ukrainai, kurai, protams, sen jau varēja saziedot pietiekami daudz, lai karš beigtos, Ukrainas labā. What do you mean, varēja saziedot? Kas sen varēja nodrošināt jau gan armijas, gan pilnībā visu, lai to izdarītu. Bet tur ir politiski iemesli, kāpēc tu nevari to darīt. Tu vari 20, bet nevar 30. Nē, tu nevari vienkārši kā Eiropas Savienība, vai arī kā ASV, tu nevari vienkārši sūtīt viņiem tā kā fucking dafigā everything, tāpēc, ka tur ir kaut kāds prikols man šeit, ka tā kā, ja tu sūtīsi par daudz, tad tas ir, man šeit, ka viņi tā nevar vienkārši tā darīt. Es nezinu precīzi, bet izklausās diezgan aizdomīgi zināt to, ka daudzi tā kā jau tur gan Vācija, gan kas tur vēl tur visi, tas varētu tas tā kā flex show, zin kā, kuram garāks, es noziedoju tik. Kaut kas es dzirdēju par Latvijā, kaut kādos mēdījos bija, mēs esam pirmajā vietā, kas tur, pirmajā vietā par kādiem ziedojumiem, tās nav sasacījums. Kāds tev motīvs ir ziedot, lai par tevi pasaka, viņš noziedoja daudz naudas. Nevis ar mērķi palīdzēt kādam. Tas varbūt ir ar mērķi palīdzēt kādam. Un pasist savu plecu. Man šeit primāri tas ir, lai pasist savu plecu un būtu tādos. Bet cilvēki pamatā ir altruistiski vienkārši tāpēc, ka tā ir laba sajūta. Tam es varu piekrist. Tam es varu piekrist. Tā kā man šeit, ka tas ir dabiski. Tu gribi palīdzēt citiem, tāpēc, ka tu jutīsies labi par to, ka tu esi palīdzējis. Varbūt ir cilvēki, tas ir saprotam. Bet, atkal, ja tik ļoti jāizceļ ir medijos tas, kā tu esi tieši tāds vai tāds, un tu esi tik un tik palīdzējis, tad man šeit pilnībā atkrīt kāda veida attaisnojumi par to, ka tas ir tiešām tādos godprātīgos, cēlos mērķos. Jo tas nav. Tā kā, vienkārši problēma ir tajā, ka man šeit, ka to karu sen varēja jau izbeigt. Un tur visi, kas sūta burtiski vienkārši ieročus. Kā? Ka viņi sūtīs vienkārši vēl vairāk? Jā. Tā kā tur nav ierobežojumi par to, vai tur sūtīt 10 tankus vai 12, Tā kā to sen varēja izbeigt. Bet tev liekas, ka 12 tanki tas kas pietrūk. Tad... Nē, doma, ka tā kā 10 aizsūt 100. Kāda tev starpība? Burtiski izdara to vai ne, lai izbeigtu karu, jo tas visu interesēs. Bet nē, visiem tomēr ekonomiskās intereses ir svarīgākas, ko es varu saprast. Tikai man vienkārši nespīd tā liekulība par to, ka mēs jau tā kā palīdzam. Tā kā ne līdz galam, bet mēs palīdzam. Jā, bet tas neko nemaina. Cilvēki tāpat tur mirst katru dienu no abām pusēm. Tas ir, Nē, es tev piekrītu par to, ka karš ir cringe. Nē, vairāk tas, kādēļ tieši šis karš notiek. Jo
Cik es pamanīju pārstāvju, šobrīd ir vienkārši tāds Ukraina laba, Krievija slikta, vai atkal Krievija laba, Ukraina slikta. Tas ir divas puses. Pauzīt. Mums bija viena epizode, ko mēs ierakstījām reiz ar Niku. Mēs jau, tur bija es, Niks un Roberts. Un mēs visi jau bijām bišķīt pālī. Un tā bija vienkārši epizode, kuras nevarēja releasot, tāpēc, ka Niks vienkārši sevi tā norak. Es viņam uzdevu dažādas jautājumus par visādiem spicy topikiem, un viņš deva visšausmīgākās atbildes. The worst of the worst. Un man bija vienkārši tāds, dude, I can't release this. Bet kāpēc? It was so bad. Bet tur vienīgais, ko es mēģinu pateikt, tas, ka es nemēģinu ieņemt pozīciju kaut kādu. Ka man tieši tas, kas man nepatīk, ka ir tik ļoti izteikti divas pozīcijas, kā visā, vai ne? Teiksim, pasties kaut kādu štātu politiku vai kaut ko tādu, kur tev ir viens un otrs. Vienmēr tev būs obligāti divas puses, kas tā kā... Man ir jautājums. Nori, vai tev ir viedoklis par šo? Par štātu politiku? Nē, par... Vai par Ukrainas karu? Jā. Karš slikti. Tas noteikti ir mans viedoklis. Kāds tev sajūtas par to, ka Eiropas Savienība tā kā Ķīnu prešuro? Emocijas? Es esmu šokā. Nē, es ceru, ka viņiem sanāks un Ķīnai riktīgi patiks tā ideja. Viņiem nepatiks. Jā, droši vien. Man šķiet, ka Eiropas Savienība ir atkarīgāka no Ķīnas vairāk nekā Ķīna no Eiropas Savienības. Līdz ar to es ļoti šaubos, ka viņiem vajadzētu. Man šķiet, ka īstenībā, piemēram, bet Taivāna laikam nav saistīta ar Ķīnu. Es zinu, ka, piemēram, ASV un Eiropa ir ļoti atkarīgi no Taivānas, tāpēc, ka Taivānā ir šausmīgi daudz elektronikas ražotāju. Tā kā ar Taivānu nekāds bīvs tur nevar būt, tāpēc, ka Taivānā ir insane leverage. Tā kā visi procesori, jebkas nāk no Taivānas. They can't do shit. Bet ar Ķīnu, es nezinu, viņiem visādi sūdiņi arī gan jau nāk. Bet arī sāk taču Eiropā ražot, ne? Man šeit arī daudz kā. Vēl nē. Ir kaut kādi ražotāji, bet viņi nav tā kā major. Un tā kā taisa vairāk un vairāk ražotājus, bet viņi būs dārgāk tad vienkārši. Viņas ir dārgākas un viņas nav tā kā the latest technology. To iPhone nevar uztaisīt Eiropā. Kāpēc tu gribētu? Bullshit. Nē, sapratu. Domu saprat. Tur arī dators un procesors nevar uztaisīt. Viņi arī Krievijā taisa, tā kā viņiem tur pilnībā visu viņi aizvietot nokal vairāk. Bet viņiem arī grūti ar to iet. Jā, viņiem ļoti sūdīgi sanāk, bet, tā kā pamatā kāda starpība. Ja tev nav cilvēkam iespējas nopirkt kaut ko citu, tad tu pirks to, kas ir. Jā. So. Bet tad kašķēties ar Ķīnu ir ok, ja? Man šķiet, ka tas ir... labi, akal, tas neizklausās baigi pēc tāda tā kā statement, kaut kāds varētu tāds uvu, mēs varētu ķipa. Nē, tas man šķiet nav konkrēti. Tas īstenībā arī nav īsti tāda baigā lielā ziņa. Tas ir ķipa... Man šķiet, tas tāds apmēram, viņam ir runa savu, un viņš beigās tāds, bet palūkšu Ķīnai, var tā kā parunāt ar Krieviju. Ok. Tas ir būtiski tas viss, kas no viņa tiek prasīts. Tur nav konkrēti nosacījumi, ko vajadzētu darīt, kāpēc vajadzētu darīt. Jā, tāds, Ķīna var pateikt, labi. Bet man šķiet, tas vispārībā ir prikols par to UN prikolu. Es neatceros, kā viņš tulkojās apvienotās nācijas. Ķipa, ka viņi tur tas ir vienkārši bazars. Tu kā neko nevar izdarīt. Viņi tur vienkārši aiziet un bazarē. Tur ir baigi sarežģītās sistēmas, un Toms kaut kāds skaidrojas, tā arī neiebilst līdz galam. Tur tā kā kaut kas šeit, kaut kas tur kaut kādi padomnieki, kaut kam vēl. Es vispār cik neorientējos, tāpēc grūti kaut ko nokomentēt. Vienmēr kāds virs kaut kā ir, un tad kaut kāpēc tiek pieņemt lēmumu. Mēs varam ņemt nākamo ziņu segmentu. Nevis segmentu, bet rakstu. Kas ir nākamais raksts? Tas ir tavējies. Meksikā ir atrasti citplanētiešu ķermeņi. Tu vari pastīties uz viņa. Viņi izstāsta fucking goofy shit. Viņi izstāsta tikai tādi mazi cilvēciņi. Šo raksta BBC. Šo raksta BBC, jā. Pasties uz viņiem. Viņi izstāsta ķipa tā kā cilvēki, bet viņiem ir tādas mazas galviņas, tādas plakanas diezgan. Burtiski cilvēka skelets. Bet vienkārši tāds maziņš. Bet debunked, tas, kas ir šajā rakstā, it kā minēts, ir, ka viņi ir pabijuši kaut kādā laboratorijā. Un, Ķīnā, vai ne, Meksikā? Meksikā, jā, un ir, tu laikam jau to teici, jā, ka tur ir tā kā apstiprināts, ka šis nav, ka tas ir viens gabals kaut kā, ka tur nav kaut kas samukļīts kopā. Ja, ka tas ir viens vesels. Jā, viena lietiņa. Kāpēc viņš vienkārši ņem viņu rokās tāpat, ja tas ir tik ļoti... Īstenībā, varbūt tas nav labs arguments. Parasti, kad es redzu skeletus, tad viņiem dagons nav. Tā kā cilvēku skeletiem. Jā, bet šitie ir aliens. Par šitiem, cik es lasīju, ka tur tā orgānu struktūra ir pārāk aizdomīga, neņemot vērāt izskatu, kurš jau ir bijis kaut kādās 80 filmās. Es tiešām nedzirdi? Es tā kā klusāk runāju, vai es dzirdu, saprast, bet vienkārši tas mīķis, ja viņam sūdīgs sensitivity, tā jārunā tieši šeit. Varbūt vienkārši, es tā kā skatījos kādu runā, un kā tu runā, jums vienmēr tā kā atstarpīt kaut kāds pāris.
pāris centimetru rastēt. Es varbūt klusāk runāju vienkārši. Nē, zinu, kā tu runā ar zemu balsi, tāpēc bišķīt sūdīgāk ķer. Varbūt. Bet par šo es... Par to mūmiju. Jā, kaut ko es biju lasījis, par tiem ķermenīšiem. Pirmkārt, tu te visi arī te zināt, tas džeks, kurš šito parādīja tām, Meksikāņu tai valdībai, viņš bija ar vēsturi, kur viņš tā kā taisīja kaut kādas skēmas par kaut kādiem atklājumiem, kas beigās nebija īsti. Otrs bija tas, ka šī burtiski tāpat izskatījās kaut kādi, no kaut kādām 80 vai 70 šausmenēm, tā kā tie ciklotieši modeļi. Un trešais bija tas, ka viņam tā orgāna struktūra izstāsta pēc tādas, kuru tā kā vienkārši nevarētu darboties. Ka viņi ir ļoti līdzīgi cilvēku, tā kā, iekšējiem tam orgānam. Bet nemēko sens. Bet tur kaut kas vienkārši ir izņemts. Bet tas ir par tieši šitiem konkrētajiem gabaliņiem? Okay. Tu zini vairāk nekā es par šo rakstu. Es nezinu daudz burtus, vienu rakstu priekšā varbūt, bet arī es nezinu, cik ļoti tā ir spekulācija, cik ļoti ne. Tā kā es ziņas tā baigi nelasu, es pārsvarā redzu Instagramā BBC Reels, bet es ievēroju, ka pēdējā laikā ir diezgan daudz kaut kāds alien stuff, un tur... Tas ir aktuāli pēdējā laikā, jā. Jo, tā kā paralēli vienmēr sakritības dēļ noteikti kaut kādi notikumi, vai ne? Pazūd kaut kādi papīri, kāds tur nomirst. Teiksim, ar šo bija daudz rakstīt, ka tā kā, kas tur bija? Kāds narkobarons saucās Meksikāņu? El Chapo. Viņa sieva iznāk no cietuma burtiski tad, kad dropējuši tās ziņas, kas bija viena no lietām. Otrais īsti neatceros tagad. Bet tā kā vienmēr tur ir kaut kāds paralēls, ka noteikti kaut kāds tāds notikums, kurš varētu tā kā rezonēt sabiedrībā kaut kādā līmenī, un tomēr zin kā lielākā tur narkobarona, gan izvēl vēsturē, sieva iznāk no cietuma. Ķipa, ka prikals, tā kā mēs rādām cipelnētiešus, un tikmēr ASV valdība. Jo pirms 2 mēnešiem tas pats bija štatos arī, kur kaut kāds mistisks džeks ar kaut kādu tur militāro backgroundu, kas ir kā credible, vai ne? Viņi arī bija kaut kāds footage, kaut kādiem cipelnētiešiem. Nē, viņi bija nevis cipelnētieši, bet viņš bija kaut kāds gaisa čuvaks. Jā. Un tieši tad pazuda tā kā pēkšņi visi e-pasta saraksts, laikam Epstein salē. Viņi pēkšņi tāds, ups, mēs izdzēsām. Cool. un tas temats ir aizvērts. Tā kā viss, pat ja bija zināms full lists ar cilvēkiem, kas bija tās salas, kāpēc tur bija. Man ir interesants komentārs par šo. Okay. Tas ir interesanti, ka ir kaut kādas ziņas, kuras ir ļoti svarīgas, bet bieži vien ātri pazūd. Un man šķiet, ka tas ir bieži vien redzēts ASV ziņās, pēkšņi pasaka kaut kas, oh, my God, kaut kas šausmīgs slikts ir noticis, un mums šobrīd ir riktīgi jākoncentrējas uz šo un riktīgi jālabo tas. Un tad tas pazūd no ziņām, un neviens par to nedomā. Interesanti, ka Ukraina ir palikusi ļoti ilgi ziņās. Bet tas ir mūsu ziņās, kur tas ir. Man šķiet, ka ASV ziņās. Es nevaru zināt. Labi, es ziņās domāju, noteikti nav. Viņi pat nezinu, kur atrodas Ukraina. Lielākā daļa. Es nesen redzēju, cik ir kontinenti. Redditā bija Fujaks, viņš rakstīja, viņš bija paņēmis Eiropas karti bez valstīm. Viņš teica, es mēģināšu sarakstīt visas valstis kartē. viņš trāpīja tik daudz greizi. Viņš sajauc Baltkrieviju ar Ukrainu, kas ir smieklīga lieta, ko sajaukt. Un Latviju viņš vispārībā neierakstīja. Kurienes viņš bija? No Amerikas. Tad saprotam. Un Latvijas vietā viņš ierakstīja. Viņam ir 50, cik tu 3 štāti. Latvijas vietā viņš ierakstīja Kopenhāgenu. Es varu saprast, jo, teiksim, tu varētu pateikt, kur ir. Bet viņš rakstīja valsts. Jā, un Kopenhāgena ir pilsēta. Jā. Un tā ir Latvija. Tas ir doma, vai tu varētu nosaukt štātus visus. Es domāju, vai kur. Es arī nevarētu. Tur tāda, man šeit, ka viņiem burtiski tā kā, cik ir Eiropā valsts? Viņam ir kāds 50, tā nav. 30 kaut kas man šeit. Bet, īsāk sakot, tā kā štāti rēķina būs 50 plus. Zināt, kur te visi atrodas. Eiropā ir 50 valsts. Ļoti labs minējums. I'm good. Man sagādāt grūtības nosaukt visus. Labi, es teiktu, Austrum Eiropas valsts būtu bišķi grūtāk, kur visās kaut kā saucās Albānija vispārējais. Melnkalni. Es zinu, kur viņš atrodas, plus mīnus. Jūs teicat Melnkalne? Tā ir vieta? Jā. Okay, I'm kind of cringe. es visu laiku spēlēju 12. klasē un 11. un 10. bija tāda spēlīte. Kaut kas ar pasaules. Pilnīgi vienkārši tā kā varēja minēt valstis un pilsētas un okeāns, ūdeņus, kaut ko tādu. Un vienkārši kaut ko pēc interesētas, tāpēc plus mīnus atceros lielāko daļu no valstīm, bet ne visu. Pēdējais es mēģināju iemācīties Āfrikas valsts, bet tā arī neizdevies. Nebija lielas hype. Ar galvaspilsētām vai tikai valsts? Nē, beidz sākumā kaut kā vienkārši.
kur kas atrodas. Nu jā, tur arī ir plenty. Jā, bet tad sapratu, ka man diezgan maz gains no tā. Jūs tāpat viņus aizmirst, un tad katrs... Nezinu, kā tas bija aktuāli, varbūt 9. klasē, pēc tam jau to domā. Nu, tas tā kā atver kaut kādus 500 jautros faktus vai tādus zinātniskos, vai ne? Un tu iemācies izstādes. Tas un tas, tad tev pajautā, kāpēc, un tev būtu tas nav atbildes. Es domāju, kāda jēga no tā. Tu vienkārši nomet sarunā brīdim tādu fun fact. Ne, 15 zirgspēku zirgā. Ne, fun fact, tam es piekrītu, bet galvenais, ja tu sāc palikt tā kā pretentious, tas, jā, bet tur tā kā Kardashian bija 7. Es tāds jau, labi, viņi bija 7, bet tur kā neviens neinteresē, kāpēc tev šķiet, ka tas ir flex. Nu, tā kā atkarīgs no konteksta. Pietiekami godīgi. Jā. Nu tā kaut kā, jā. Nu, ok, tad Taivāna tā kā ir Ķīnā vai nav Ķīnā, beigās? Ko mēs darām? Tur ir prikals, kad Ķīna vēlas, lai Taivāna būtu Ķīnā, bet Taivāna nevis vēlas, viņi jau pieņem, ka viņi ir. Nu jā, bet Taivāna saka, ka viņi nav. Nu jā. Kā mēs domājam? Tas ir svarīgi, kā mēs domājam. Jā, principā tā kā vairākums grib, es esmu gatavs piekrist. Tu vienkārši tā kā saying for the majority vote. Man varētu būt līdzīga situācija tā kā ar to pašu Ukrainu, teiksim, to austrumu daļu, kur bija, kāds vārds, Donbass vai kas? Tā ir vieta. Ģipa, kur tur bija tā kā kaut kāda daļa tautas, tur bija, pārsvarā bija Krievi, tas bija Krievijas robeža, ne? So, tu dzīvo vairāk Krievi, un tad viņi paši tā kā laikam vēlēja par to, ka, ok, mēs gribam būt Krievijā. Un tad rietumu daļa īsti negribēja. Kas ir arī saprotami abās pusēs. Es domāju, ja Latvijā būtu balsojums, tad es nezinu. Bet Daugavpils ticamāk, ka gan jau būtu tuvāk Krievijai nekā tuvāk. Jā, es šaubos, ka viņi balsot par Latviju, honestly. Nu jā, bet tas ir saprotami šeit. Būtiski Daugavpilīs citu fun fact. Nesen es lasīju, ka tur tika aizvērta, laikam, labi, es negribu sadēļ, es neteikšu konkrēts cipars, bet tika aizvērta latviešu valodas, latviski runājušā skola, kur izglītība latviešu valodā. What do you mean? Tur vienkārši nav pieprasījuma. Tur nav kam mācīties. Un tad domā tāds, interesanti, mēs esam tā kā... Vai tad nav likums, ka ir jāmācās latviski? Tā ir tas jau oficiāls. Pusgada bija vēl, es ļoti šaubos, ka tas baigi aizskar kaut kādu Daugavpilu. Tur lielākā daļa iedzīvotāji reāli krievalodīgi. Ģipa, labi, Rīgā tas darbosies, jā, protams, kas arī man šeit ir, man joprojām šeit tas ir muļķīgs lēmums, bet labi, whatever. Par latviešu valodu? Jā, par to, ka tieši tikai latviski. Ķengrigā arī ir 72. vidusskola. Viņa ir Krievijas skola, vai ne? Tur šobrīd māca latviski sanāk? Nē, latviski. Par to, vai primāri tur māca latviski, es nezinu. Man šķiet, ka laikam tas, ka ir jābūt latviešu valodai kā papildu. Vai vispār tiek aizliegta izglītība Krievu valodā? Ne, man šķiet, ka visām mācībām ir jānotiek latviski, ne? Es arī tā iztēlojos, bet es godīgi nezinu. Tas bija augstākais izglītības iestādēs. Jā, tas bija tā kā man šeit augstskolās un tādā garā. Tur viss ir tikai latviski. To es stabili biju dzirdējis. Bet tur mēdz būt angliski. Tas, es domāju, viņam ir ok. Galvenais, ka nav kas arī ir bišķīt dīvaini, jo kāpēc var angliski un nevar? Tas ir tāds, zikā, mums nesen bija disks komentāros kaut kāds Džeks bija rakstījis tāds, mums reklāma rādās mūsē, krieviski. Paņemtu pakalpojumu, bet tā, nē. Vienkārši tāpēc, ka jums bija Krieva reklāma? Nu jā, kas ir smieklīgi, jo viņiem ir visās valodās reklāma. Tikai 3. Es kaut kad čekoju nesen kaut kādus datus statistiskos, kas arī uzņems, protams, precīzi, bet, ar domu, ka tur bija kaut kāda, plus mīnus 30% bija krieviski tieši runājuši ikdienā. Un cik jābūt to tiešām atsaldētam, lai izvēlētos vienkārši to tirgus daļu, ne tikai tirgus kopā, valsts daļu, kuri, ja viņi ir reģistrēti, kā runājuši tādā valodā, visticamāk, viņi ir reģistrēti arī, kā darbinieki, viņi maksā nodokļus un piedalās valsts attīstībā. Un viņš vienkārši noraksta tādēļ, ka, tu nerunā latviski, kā savā galvenajā valodā. Nē, good luck, tā kā, good attitude. Nav tā, ka te baigi daudz cilvēku dzīvot jau pamatā. You know? Es domāju, tikko cilvēkiem parāds iespēju, viņi brauc prom, jo tu vari darīt to pašu, ko šeit. Tikai saņemt 5 reizes vairāk pretī. You know? Kāpēc cilvēki brauc uz īriju, kāpēc viņi brauc uz Angliju? Tu vari darīt būtiski to pašu, ko šeit. Pat ja tu strādā strojkā. Dari to tur. Tu pelnīsi 2 reizes, 3 reizes vairāk, 4 reizes vairāk. Kāds prikals ir vēl vairāk sašķelt iekšēji sabiedrību mūsu, kur jau tā šeit neturās tik labi kopā. Bet īstenībā tā nav problēma tikai mums. ASV arī sūdīgi turās kopā, tāpēc, ka viņiem arī ir
Man šķiet, ka jo vairāk cilvēku, jo vairāk viedokļu, un viņiem ar tā pati problēma, ka viņiem tā politiskā situācija ir tāda, ka viņiem ir tās divas grupas, tie republikāņi un tie otri demokrāti. Nu jā, un tad tālāk ir melnie, baltie. Viņiem ir vienmēr ir divi kaut kāpēc. Vienmēr jāiedala divi. Nē, bet viņiem arī ir pilni dirs ar viņiem. Nu, tā kā arī rases to visu var sadalīt, un tad viņi visi bīfo viens pret otru. Nekad nav labi. Tā ir, jā. Es nevaru kaut kādā brīdī nesākt ticēt tām konspirācijas teorijām, kur tas tikai kaut kādā mērā apzināti. Ka tu vienkārši liec cilvēkiem bīfot, tāds, izdomājam, par ko šoreiz. Par valodu vai par krāsu vai kaut ko tādu. Un visu viņi tā kā savā starpā raujās kaut ko tur. Tu tāds, viss čil. Man šeit tu būtu labs politiķis. Vienkārši ierodies saimā. Mums jāizdod kaut kāds sūdīgs likums. Mums vajag ziņās uzrakstīt kaut kādu rakstu, lai vispārējie bīfo, un mēs varam to likumu taisīt. Par ko bīfojam? Krāsu? Cilvēku krāsu? Par to, ka viņi valodu nepreiz runā? Es pasties, teiksim, kaut kādiem mega churches, tie visi štatot, kas tie džeki, kuri visi tāds pēc kaut kādiem demoniem burtiski skatienā, kur braukā super jahtām kaut kādām, televangelists. Jā. Viņi ļoti labi apzinās, skaidrs, ja tu braukā ar $200 miljonu vērtu jahtu, tad viņi jau saprot, ka tā nāk nauda kaut kāda. Bet pamatā, kas ir patērētājs? Vienkārši kaut kas džeks, kuram tāds, es nezinu, ko darīt dzīvē. Pohuticēšu dievu, reklāmu vai kaut kas vēl, vai kāds kaimiņš pateica. Man šķiet, ka tas ir pilnīgi normāls veids, kā darboties tajā sistēmā. Kad tu eksploato vienkārši tos, kur nesaprot, kas vispār notiek. Viņiem kaindi ir labi, jo mazāk domā, tev ir atbildes uz visu. Un tas džeks, kas to izdomā, viņš pelna no tā. Es, protams, neatbalstu to, tas kā, pat manām vērtībām kaut kādām morālēm nesaskan īsti. Bet es varu saprast, kā tas tā darbojas. Tāpēc es nedomāju, ka tas ir kaut kas tāds ļoti noreiz tās ir viedoklis. Tā kā mēs tikko runājām, ka var nodarbot fun facts, piedod, es iespējams mazliet aizbildēju un neizsakoju visam, bet minēju džekus ar jahtām. Vai jūs zināt, kāpēc šis vēl viens trivija jautājums? Agrāk kruīzu kuģiem bija tā kā asa priekšiņa, stūraina. Tagad tā vairs nav. Viņi ir apaļa? Tas ir jautājums, kāpēc, ja? Man ir arguments. Es varu minēt. Arguments. Aiziet. Tā kā varbūt, ja viņi bija asa, tad viņi bija ātrāki, bet viņi negribēja tik ātri nokļūt gala punktā, jo viņi gribēja piedzerties. Jā. Novieni? Pareizi. Damn! Tas varētu būt tā, tāpēc, ka pagaid nopietni. Kruīzi balīti, un tā kā nav vairs mērķis super ātri nokļūt uz vietiņu. Bet tas ir efektīvāk. Degvielas ziņā tu cerē mazāk degvielu. Un mašīņiem pohuj. Ko? Nopietni? Jā. Pagaid, tu tā kā, jūs nebijāt šo apsprieduši pēc tam. Nē. Es pirmā reize tā kā pieņēmus. Es pirmā reize dzirdu. Jā, tas nebija apspriests. Sketchy as fuck izklausās. Tā kā tik random teksti, un tas ir pareizais. Tas ir tikai stulbākais, ko es varēju iedomāties, un tas tiešām ir patiesi. Kāda iespēja? Nopietni? Jā. Damn. Man ir tā kā ļoti labi sources. Es to neizdomāju. Tas citu runājot par trivia facts. Mēs aizgājām vienu segmentu apakaļ, bet jūs varbūt zināt, kurš ir populārākais YouTube video. Tā kā visvairāk skatījumu. Vai tas ir kāds no Mr. Beast's video? Nē. Wow. Prezidentāls reps vārdiem. Nē. Okay. Gangnam Style? Es varbūt domāju, bet es man šeit to pašu minēju, bet nē. Viņš bija baigi ilgu laiku. Viņš bija ļoti ilgi, jā. Can't hug every cat? Nē. Man vēl minējums bija Charlie Bit My Finger, bet tas arī nav pareizi. Ir tie jogas klipi, kas ir tā kā softcore porn, bet ne līdz galam, jo YouTube atļauj. Es esmu redzējis. Labi, nē, es domāju, ka... Nē, tev vajag vienu. Kaut kāda dziesma gan jau. Jā, tā ir dziesma. Tā ir dziesma. Tā ir tā kā recent dziesma? Pēdējos 5 gados, 10, kaut kas tāds. Viņi ir cringe. Call me maybe? Nē, viņi ir... Īstenībā es jums pateikšu priekšā. Karoči, neskaties, cik es mazais. Okay. Es skatījos to sarakstu, kas ir tā kā top YouTube video. Un kādi pirmie 10 ieraksti, tā kā kas ir tie top video, ir visi kategorijā child videos. Nu, ķipa tā kā... Is it Baby Shark? It is Baby Shark. Jā, un visi pārējie 5 arī. Jā, visi 5 pārējie arī, 10 ir kaut kādi, kaut kas targetots uz bērniem. Jā, bet tu zini,
Tas bērnu YouTube ir traks. Tas bērnu YouTube ir traks. Izņemot otrais. Zini, kas ir otrais? Arī dziesma. Despacito. Ļoti labi. Despacito kind of fire. Labi, overplayed, bet tā kā, kā radio, ķipa dziesmas teiktu diezgan, viņi čeko visus markus. Viņi ir viegli atceries viņu piedziedājums, kuriem var dziedāt līdz pat, nezinu, valodu. Būtiski. Pamatā, diezgan tāds vienkārši, ķipa, tāda struktūra dziesmai, saprotam. Un high notes pa vidu kaut kad vēl. You good? Viss tur hīts. Neviens tāpat nezinu, ko viņi vispār ir. Tā kā man šeit, bet visām tāds Despacito. Jūs varbūt vēlaties vēl vienu trivia question. Jā, dot tik vaļā. Tev ir daudz viņas. Es gribēju sākt komentēt par tiem bērniem, bet es atcerēšu. Šis ir pēdējais manējais, kurš ir Instagram visvairāk sakotākie konti. Jūs varat minēt. Man ir pirmie 5 laikam rakstīti. Tas ir grūti. Jo nav tā, ka tev jau rekomendē to, ko tu skaties, un tad ir jādomā, ko Average Joe skatās, un tad viņiem visu rekomendē to, un tad... Tu būsi uz pareizo vilni, šie ir tādi super generic pop shit. Kaut kāds Kylie Jenner. Ir? Ceturtais ir Kylie Jenner. Tā kā tas izlaipas kaut kā... Kima nav. Viņa ir maks useless vienkārši... Bet Kylie Jenner ir 4. Un 398 miljoni. Prusaks sakotāji. Jā, Prusaks. Prusaks pirmais. Pirmais līga. Vai tur ir šitas ex-guy? Mask? Jā. Nē. Nav. Tur ir, tur principā ir TV zvaigznes vai kaut kas ir radies TV principā. Neobligāti TV zvaigzne, bet, ja ir bijis TV, tad ir. Opera? Nē. Schwarzenegger? Nav. Ha? Schwarzeneggers. Man nav jāsaka, ko tu saki vispār. Schwarzeneggers. Arnolds. Nē, nav. Pagaid. Tu esi tuvu īstenībā. Nav Schwarzeneggers, bet ir viens kā tuvu izmērs. Strong fujaks. The Rock. The Rock, jā. Piektais. Tev ir piektais, tagad pirmie 3 tikai palikuši. 5. most followed. Es jums pateikšu, ka pirmie 2 ir futbolisti. Tas nepalīdz man, jo es nevarēšu. Messi ir 2. Un Ronaldo. Jā, un 1. Pirmais ir Ronaldo. Mums paliek 3. 3. vieta ir Selena Gomez. What? Ko viņš vispār dara? Viņa dzied, ne? Jā. Viņš ir dziedājis pēc kādiem 10 gadiem. Viņa still there. Jā. Viņa tikai dzied, viņai nebija kaut kādi seriāli. Gan jau, viņš parasti pušo visos virzienos. Es esmu pierakstījis, ka viņi ir arī aktrisiem. Ok. Labi. Es pamatīšu burtiski uz 1,5 minūti. Iespējams nedaudz ilgāk, bet ne ilgāk par 2 minūtēm. Fine. Norkas jauns. Ziņas ir apskatītas. Jā. Svarīgākās. Trivija ir izskatīta. Jā, vai mums ir vēl rubrikas? Lielos vilcienos. Jā, man īstenībā ir. Man ir sanāk 3. segments. Aha. Bet tas ir surprise segments. Ķipa, jā, tas segmenta nosaukums ir YOLO. YOLO, bet tādā ziņā, ka tagad pohuid runā, ko grib. Okay, bet man tur ir 5 jautājumi. Vienu no jautājumiem tu jau nobanoji sākumā, pirms mēs sākām filmēt. Okay. To tu teici, kas nedrīkst jautāt. Un tad ir otrs, vai tu gribētu tikt kremēta? Vai man ir citas opcijas? Un tā kā tagad? Ne jau tagad es tev kremēšu. Tu domā pēc nāves? Jā. Ok, jo tas nav tas veids, kā es vēlos nomirt. Principā, es tā kā nenovēlētu. Es domāju, ka man iespējams ir vienalga. Es gribētu ziedot orgānus, ja tā ir iespēja vispirms. Bet tā var, tu noziedo, un tad viņi tev tur izķeksē vai ne laukā kaut ko sataisa. Un tad sadedzina, jā. Un saliek tev smuku koferītī, un tad tur koferīti aizdedzina. Un kaut kur tev izbērtu. Tu gribētu tikt izbērt kaut kur? Zini kā, man liekas, ka man diezgan vienalga. Tā kā, whatever is convenient tiem cilvēkiem, kam tas jādara. Es domāju, kā tev tu gribētu kremēties? Man īsti nav nec viens, nec otrs viedoklis. Tā kā, dariet ar mani, ko es gribu. Tā kā mans jau vairs nebūs. Jā, es jūtos līdzīgi. Tikmēr, kamēr jūs man nedarat kaut kādu complete disgrace, ja, kad čurājat man virsū, grāvī. Tagad ir cilvēkam
Nē, tikmēr būs fajn. Okay. Un man ir vēl 2, un es pajautāšu vienu no viņiem. Bet tu teici 5. Nu, vienu tu... Pagaid, es neprotu skaitīt, man ir 4. Okay. Un vienu tu nobanoji, vienu mēs tikko izrunājām. Ir vēl viens, kurš man interesē, jo es par šito nesen runāju. Un šis ir jums abiem. Vai bērni ir parādā vecākiem? Jebko. Jebko. Es arī... Nē. Jebko? Tev izveido piespēdu kārtā. Ko tu esi parādā? Nē, nu, tāpēc, ka ir vecāki, kas tā kā tu piedzimsti, tu nodzīvo savu dzīvi, tu esi pusaudzis, tu kļūsti par, jaunieti, tādu pieaugušo. Viņam ir tāda sajūta, es tevi audzināju, tu man kāpēc tu man disrespektē? Kultūra, tā kā kultūrālā kādā kontekstā, jā, es ticu, ka tas tā varētu būt, bet reāli, ja mēs atmetam jau kādas vērtības, kāds varētu būt, nē, pilnīgi noteikti nē. Jo tu esi pirmkārt piespiedu kārtā radīts, kas jau man šeit ir tā kā bišķi tāds fleks. Bet varbūt viņi centās tevi audzināt. Bet tā kā tu neizvēlējies parādīties. Varbūt tu negribēji vispār. Nebija kaut kāds court case par Džeku, kas uzvarēja, jo viņš iesūdzēja savus vecākus par to, ka viņš negribēja būt dzimis. Man liekas, ka šis notika pirms kādiem gadiem. Es zinu, ka kaut kas tāds ir bijis, es nezinu, vai viņš ir uzvarējis. Man liekas, ka viņš uzvarēja kaut kāds naudiņas. Jā. Nē, bet labi. Nē, es esmu pilnībā pret, es neuzskatu, ka viņi kaut ko parādā. Ir īpaši zinot to, ka parasti tie, kuri tev teiks, ka tu esi viņiem kaut ko parādā, būs tā kā sūdīgākā veida cilvēki, kāda var vispār būt. Man arī tāds aizdoms. Es domāju, ka defaultā, ja tie vecāki ir centušies un tev forši uzaudzinājuši, tad iespējams tev liksies forši viņiem darīt forši, bet tā, ka tu speciāli esi parādā, tā jau laikam nevajadzētu būt vispār nekādās attiecībās, ne ar vecākiem. Ne. Tu pasaki viņiem. Jā. Tā ir. Telam. Tad man ir follow-up jautājums šim. Aiziet. Tas ir tas 4. Vai ir jēga audzināt bērnus tad? Tu zināji, ka mēs teiksim, ka nav neviens parādā. Okay. Ja, man jau ir tāds pats viedoklis, ka neviens nav parādā, bet kāpēc tad tu gribētu audzināt bērnus? Un vai ir jēga? Tas ir ļoti plašs jautājums. Tur šeit ļoti daudz motīvu, kuri, teiksim, viens no tiem tāds, ka tu gribi turpināt kaut kādu, teiksim, savu legacy, ko dzimtu, vai ne? Tas būtu pirmais. Vēl viens iestarpinājums, vai jūs gribētu audzināt bērnus? Jūs varat to komentēt. Es domāju, ka es negribētu obligāti audzināt, bet vai es gribētu, lai man ir bērni, gan jau, ka jā. Bet, es domāju, tas tā kā godīgi jāsaka, vai es gribētu tieši to procesu, kur to jāmaina pamperi. Es šaubos, ka kāds vispār to gribētu. Bet tas nav pārāk ilgi, tur 3, 4, 5 gadu maksimums. Gan jau, ka ne. Bet tas tāpat kā... Tas ir side effects, tipa. Okay. Tas nav kaut tāds... Es ritīgi gribu tieši visu to negatīvo, vai ne, to nebaudāmo to daļu. Neviens to negrib, bet tas ir jādara. Ķipa. But cute, though. Depends. Bet, mēs gribam iedzināties iepriekšējā. Jo... Ķipa par parādā vecākiem? Nē, pēc tam. What do you mean? Pirms šī. Vai jēga vispār ir veidot bērnus, ķipa. Jā, iedziļinies. Tur ir problēma pašā jautājumā. Es domāju, šeit tāda, ka definē jēgu. Vai tu vari, man šķiet, ka jēga ir, vai tu vari atrast sev iemeslu audzināt bērnus? Noteikti. Nā, tā kā es vai vispār kopumā, vai ir iespējams atrast tāds iemesls? Jo kopumā gan. Un arī es varu. Tad atbild ir jā, vienkārši. Ja atbild ir, vai ir jēga, tad ir, bet tas katram vispār ir citādāk. Tas... Tu vari viņu radīt tādēļ, ka kāpēc tu gribētu bērnus? Vai vienu? Man nav baigi konkrēta tāda, es gribētu bērnus, jo man tāds, tas varētu būt kā sidequests vienkārši. Ķipa, man burtiski, man nav. Tev bērni būtu sidequests, jā? Burtiski, jā. Tā kā man ir īstenībā ļoti labi argumenti par to, par to, kādēļ bērniem nevajadzētu būt par mainquestiem, jo es bieži dzirdu viedokļus, ka bet es īstenībā piekrītu. Mani bērni, mana dzīve. Bet man ļoti patīk šis formulējums. Lieliski, jā. Es esmu dzirdējis viedokļus, ka es dzīvoju tikai bērnu dēļ, tā ir man dzīves jēga un vispārējais. Kas notiek, ka pazūd bērni? Bet tāpēc, tas ir pazūd jēga dzīvei? Tas ir ļoti labs arguments, tāpēc, ka tas tieši saistās ar to prikolu par to, vai bērni ir parādā vecākiem. Un atbilde ir, ka nē, tāpēc, ka tavam vienīgajam mērķim dzīvē nevajadzētu būt tam, ka tu audzini bērnu.
Nē, bet pat ja tas ir tavs vienīgais mērķis dzīvē, that's on you. Tas jau vēl aizvien nenozīmē īsti, ka bērns tev ir kaut kā parādā, tāpēc, ka tu tā izdomāji. Pilnīgi noteikti. Man šeit jau vairāk liecina par tavu, tā kā, labi, es negribu dīsot nevienu, ja tev nāks radīt cilvēku, lai tīri izbēgtu no kaut kādas eksistenciālas krīzes, tad, labi, tas ir izsnēmums, protams, bet atkal tas ir varbūt ne obligāti īstermiņa, bet, kaut vai tur, nezinu, 18, vidēji 20, varbūt 22 gadi, kad viņi izvācās laukā, kas noteikti ar to dzīves jēgu, tad kā tu to pamato? Tad, tas ir tas pats prikals. Krīze, mums ir bijušas iepriekšējas epizodes, kurā mēs esam runājuši par to, ka ir cilvēki, kas dzīvo materiālistiskas dzīves, un viņiem sāpnes ir, piemēram, es gribu māju, un es gribu mašīnu, un es gribu šito un to un to. Bet ko tu darīsi, kad tās visas lietas ir? Tad tev pazūd jēga. Nē, tu gribi nākamo lietiņu. Es teiktu tā, ka man šeit galvenajam tam iemeslam, kādai tu gribi tās lietas, nevajadzētu būt, ka tā lieta ir tieši topā. Jo kaut tu to lietu dabūsi, vai kaut kur aizbrauksi, vai tiks uz mēnesi, vai es nezinu, tur whatever. Tad, jā, es domāju, ja tas ir tas galvenais tavs mērķis, un tu to sasniedz, ja tos mērķis vispār ir sasniedzams pamatā, tas ticamāk nav labs mērķis. Ja man šeit, ka... ja tavs mērķis ir sasniedzams, tas nav labs mērķis. Jo problēma ir tāda, ka sasniedzot to mērķi, ko tev darīt tālāk? Es nezinu, vai es piekritīšu. Nē, tas ir, es zinu, ka es nepiekritīšu. Nē, bet man šķiet, ka tas ir populārs, nevis populārs, bet tas ir labs viedoklis, ka taviem mērķiem vajadzētu būt, shoot for the stars, ar domu, ka tev nevajadzētu sasniegt tos mērķus, lai tev būtu vienmēr uz ko tiekties. Ar domu, ka tas nav tavs galvenais mērķis. Bet neviens jau neteica, ka tev ir atļauts tikai viens mērķis. Nē, jā, tieši tā vienkārši tas, ka tas galvenais, tas pamats, vai ne, uz kura tu tā augsta, kurā tu rādi tos mērķus, tavs motīvus vispār uz kaut ko tiekties. Jā. Tam man šeit vajadzētu būt kaut kam tādam nesasniedzamam. Jo mazie mērķi, tur, dabūt paaugstinājumus, dabūt kaķi, varbūt tur iemācīties kaut ko darīt. Tas viss ir fine, bet atkal, vai tu gribētu, lai tev pazūd, lai tu vienkārši sāks kaut kādu full-blown eksistenciālu krīzi, kad tu iemācies spēlēt futbolu. Gan jau, ka nē. Es to gribu uztvert kā sidequest, tāpēc uztver visu kā sidequest. Man main quest vienkārši... Tu dzīvo reāli citu dzīvi nekā visi cilvēki. Tā viss ir sidequest un main quest. Dzīve ir RPG vienkārši. Bet, ar domu, ka ir diezgan tāda nepatīkama sajūta man šeit, ka tev nav ko gribēt. Ka tev ir jādomā, ko es varētu tagad gribēt, ko man gribētu darīt. Tas īstenībā ir ļoti grūts brīdis dzīvē, ka tev ir jādomā, ko es tagad gribu, jo man ir beigušās lietas, ko es gribu. Jā, un atbildi man šeit. Tas sauc par depresiju. Jā, jā. Es varu saprast, bet, manējais tās tā kā kaut kāds slēdziens viens no pie kuriem es nonācis ir, ka es tā kā baigi, ja man pajautāt vienu lietu, ko es gribu, es neko negribu. Un tas man arī rada to. Tas true budists. Tas ir nihilists, ne? Budisti ir nihilisti? Nē. Nihilists ir tāds, ka tā kā nekam nav jēgas, jo nothing matters. Jā. Budisti ir tādi, man neko nevajag, jo... Es teiktu vairāk... Citu. Piebilde, šodien ir starptautiskā miera diena. Jā. Forši. Jā. Šodien daudz lietas notiek. Jā, Nika dzimšanas diena, miera diena. Wow! Es nebiju iedomājies, ka tā ir sakritība. Tava dzimšanas diena ir miera diena. Pagaid, tā ir katru gadu vienmēr? Es nezinu. Šī diena? Es zinu, ka šodien. Kas vēl bija bez matēm? Gandhi. Exactly. I rest my case. Bet kontekstam audio klausītājiem Nikam nav matu. Pagaid, mēs taisam tā kā hair reveal. Es nezinu, viņi gatavi tā kā. Bet nē, runājot tā kā par mērķiem kā tādiem, es vispār jūtos labāk savā ikdienā, kad man nav tāda grand mērķa, jo kaut, ja es to nesasniedzu, es nesasniedzu mērķi, sēdu. Ja es to sasniedzu, man nav tālāk ko darīt. Tad es vienkārši pamatā nav tāds lietas kā mērķis, es vienkārši eksistēju. Kāpēc izveidot jaunu mērķi nākamo nav opcija? Kāpēc? Kāpēc vispār veidot, ja būs jādod vēl viens? Tā kā apēm. Kāpēc no rīta saklāt guldi, ja tu parīt arī celsies? Good point. Tā kā tas ir tā kā sidequest mērķis, tas ir mazais mērķis. Tas ir mazais mērķis, tas ir tā kā... Tur tā lieta, ka tas nav tas, kas man mainīs, tas nav tas mērķis, kas būs virs tā, kad es saklāšu gultu. Es saklāšu, man tāds tas vienkārši bija viens no checklista, no mērķiem. Bet man nav tāda globālā, ja nebūtu checklista, man nebūtu jāklāj gultu. Es vienkārši eksistētu tā kā tukšumā kaut kur tur, nezinu, whatever. Labi, tas atkal viss atgriezos pie izdzīvot, laikam tie būtu tie mērķi, tādi, primitīvāk varbūt bija šī. Bet tā garīgā kaut kādā plaknē man nav mērķi. Man šeit arī nevajag. Man šeit tas apskals sasaistās ar to prikolu, ka tev vajag dzīvot tādu dzīvi, kur tev nav pārāk labi.
tādā ziņā, ka tev vajag dzīvot tādu dzīvi, kur tev ir vienmēr problēmas, kuras risināt, lai tev nav tā, ka, ja tev viss ir pārāk labi, tad tev ir problēma, ka, ok, ko tagad? Bet tev vajag dzīvot tādu dzīvi, kur tu nevari nonākt līdz brīdim, kur tagad ir, ok, ko tagad? Bet pārsetojot mērķus, tad, kad viņus sasniedz, tas notiek tas pats. Man gan neliekas, ka tu saki kaut ko citu, tāpēc, ka tavi saikvesti. Man galvenā problēma ir tajā, ka man rodas jautājums, kāpēc man vajag to mērķi. Tā kā tieši es iedodu savu mērķi. Redz, tas jau ir jautājums filozofiem. Un, ne? Varbūt. Nē, tā kā. Mēs jau pats kaut kādā mērā esam filozofi. Ok, jautājums filozofiem, bet tā kā, ja filozofi neizdomās, tev jau pašai jāizdomā. Tā kā tu jau dzīvo savu dzīvi. Ja filozofi neizdomās un viss, ko viņi dara, ir domāt, tad it's hopeless. Bet saprāt, tur jau arī tā kā ir ļoti daudz veidu, kā par to domāt. Viens teiks, ka nav jāks par to domāt, un tāpēc nedomā par to. Otrs teiks, nav jāks par to domāt vienkārši punkts. Otrs, trešajam būs tāds, es tagad esmu suicidal, ķipa visu. Apmēram, tā kā tur ir ļoti daudz veidu, kā to iztulkot. Respektīvi, objektīvas atbildes to nav. Un tāpēc es arī negribu savu tādu objektīvu vien tādu risinājumu. Es vienkārši kaut kur eksistēju. Bet nav jau. Tu varbūt domā, tā kā, vai tev main quests liekas tāds, kā, piemēram, cilvēki, kas tic Dievam, tagad ir tā viena patiesība, es dzīvošu tur pēc... Bet īstenībā ticēt Dievam ir ļoti labs mērķis, jo tu nekad nevari tā kā sasniegt pīku. Vienkārši tavs mērķis ir vienkārši ticēt Dievam, un tu nekad nevari būt tā kā perfekts cilvēks, kurš ir tieši Dieva vērtīgs. Bet vai tas ir mērķis ticēt, jo tu viņam jau tici? Tas vairāk tās tā kā dzīves. Tev ir jādzīvo tā kā Dieva uzraudzībā. Labā dzīve. Tu jau, labi, mērķis varbūt būt tik paradīzē vai nē, LA. Tas varētu būt mērķis. Nē, tādā ziņā tas ir labs mērķis, jo kā tu nekad neuzzināsi. Mēs nezinām, kas notiek, kad tu nomirsti, vai ne? Jā, you just die. Ja tavs mērķis ir sasniedzams tikai pēc nāves, tad tas ir labs mērķis. Nē, bet tad var tā kā... Tad ir ļoti vienkārši uztaisīt arī tā kā sidequestīgus main mērķus. No. Tu, piemēram, es vēlos, lai pēc manas nāves tiek izdots 3 manas grāmatas. Un tu uzraksti 3 grāmatas. Un tas nekas, ka tu viņus izdod. Nē, tu viņus neizdod, bet tu viņus noliec, un varbūt kāds izdos pēc tavas nāves, un tad tu esi sasniedzis mērķi. Vai arī tu negribēji viņus izdot, kāds izdod tāpat, kā noteikti ir diezgan daudz tā ir. Rakstniekiem. Ļoti iespējams. Šitais bija burtiski tas, ko es domāju šajā brīdī, ko es džekstēju. Kaut kāds trash. This is a classic, man. Tas citu. Es pazīstu cilvēku, kur es vārdā nesaukšu, kurš raksta dienas grāmatu. Tas ir vecs cilvēks. Un viņa raksta dienas grāmatu. Un es nezinu, īstenībā viņi tā kā raksta dienas grāmatu, bet nevis tā kā sev, bet tā kā dienas grāmatu visai viņas dzīvei. Es nezinu, kāpēc viņi to īsti dara. Tas varbūt veids, kā cīnīties ar tā kā potenciālu demenci kaut kādu. Es vairs neesmu kontaktā ar šo personu. Okay. Bet viņa rakstīja dienas grāmatu, un tā kā viņa rakstīja visas lietas, kas ar viņu notiek, kā viņa runā ar kaimiņiem, kas viņai ar bērniem notiek, visu rakstīja viņa. Man šķiet, ka man ir skaidrojums. Ķipa vecmāmiņas status stopos. Viņa rakstīja savu dienas grāmatu dzīves. Vai bērni atcerās? Tas ir viens variants. Vai otrs variants ir tā kā, es nezinu. Tas ir, lai nezaudētu atmiņas, ticamāk, jo man nav dara kaut ko līdzīgu. Viņa tā kā mācās vācu valodu, for some reason. Labi, zinu. Tas actually varētu būt. Bet ar domu, ka viņiem lielāks risks ir dabūt to demenci, un tāpēc viņiem visu laiku vajag stimulēt kaut ko savus smadzenes, lai tu atceri. Es burtiski dienā klausījos, ko dēs kredīt threadu, YouTube, kas ir. Tur bija par atmiņas zaudēšanu vispārējo, ka tu mēģini visu laiku stimulēt kaut kā savu to, prātu pamatā, kaut ko darot vai par kaut ko domājot, lai tu paliec, iesakņojies tā kā, teiksim, realitātē tajā brīdī vismaz. Un tad tev grūtāk ir pazust izslīdēt laukā un aizmirst. Un pat ja tu izslīdi, tev vieglāk pie tā atgriezties. Un tas ticamākais, es domāju, tas ir. Jo es domāju, tur nebija nekāda baigie tur atzinuma, tāda grandiozie, tad visticamāk tas ir. Tur nebija, jā. Tas domāju, vienkārši, es šo darīju un lai es šo neaizmirstu, ka es to daru. Kas īstenībā diezgan iespējīgs tāds pašapziņas man šeit demonstrējums. Ka tu apzinies to, ka es sāku zaudēt atmiņu. Es nezinu, vai tas bija šīs sievietes. Es nezinu, vai tas bija šīs sievietes lēmums, ja pat tas, ko tu šobrīd apraksti, bet īstenībā es tagad domāju, ja es būšu 80 gadus vecs vīrietis, tad varbūt man arī vajadzētu rakstīt dienas grāmatu. Jā, es satraucos jau tagad, jo man es īsti neatceros, kas notika šorīt. Varbūt vajadzētu sākt rakstīt dienas grāmatu. Tā. Nē, bet vispār kopumā tas journaling skaitās kā ļoti efektīvs veids. Tas man šeit īstenībā ir ļoti foršs veids. Lai tu būtu
self-aware. Es to neesmu darījis. Jo žurnālot, tu vari diezgan daudz lietas. Tu vari žurnālot ne tikai lietas, kas notiek, bet arī savas emocijas. Un tas man šķiet esot ļoti mentāli efektīvi. Jā. Tas ir viens no tiem kaut kādiem CBT, vai es neatceros, kā viņi sauc. KBT, jā. No, Cognitive behavior, something. Yeah. Therapy. Jā, tas vārds. Viens no tiem veidiem ir, ka tu žurnālē. Jā. Un vēl es salātus, jo tad redzu labi. Burkāns man šeit. Jā. Man piemēram, man oma ēda salātu lapas, viņa tas man ļoti negaršo, bet kaut kur viņi kaut kādā žurnālā pirms 10 gadiem izlasīja, ka ķipa ir baigi labi. Viņa tāds, ka es ēdīšu. Un viņa ēda salātus. Man tā kā salātu lapas tieši. Tas labi. Nē, man garšo zaļam tāpat. Katru dienu tā kā pamostās un tāds, bļāt, kā salāti jāēd. Par šo bija instants ticāts. Man šeit Džekam Londonam Stephenam Kingam, es nezinu, nav būtisks kriškas rakstnieks. Bet galvenais tā doma, ka, ja man ir jāpēd vārdi, šodien obligāti es to labāk izdarīšu no rīta. Kas ir diezgan nice? Ja tev ir jāpēd vārdi? Vārdi. Ko tas nozīmē? Vārdi? Tu jāsdara kaut kas pretīgs. Dzīvnieks. Tev jāsdara kaut kas, ko tu negribi darīt. Tad labāk tu darīsi rīt? No rīta. Uzreiz. Ko tas nozīmē? Get it out of the way. Jā. Okay. Tu gribi iet uz džimu, tad izdari to uzreiz no rīta, jo tu tāpat negribēsi vēlāk par dienu. Un vakarā to mazāk to gribēs. Ar tādu domu. Tā kā tas nav baigi super deep. Ja mēs runājam par specifiskām lietām, tad īstenībā es esmu gājis uz džimu gan no rīta, gan vakarā. Un zini, tu vari aiziet no rīta, bet tad tu esi sapis visu savu darba dienu, tu esi sūdīgs darbinieks. Bet ja tu aizēji vakarā... Tu esi noguris tā kā pēc džima? Jā, es nevaru padomāt vairs normāli. Bet ja es aizēju vakarā, nu tad mans linkums iet vakarā, jo es jau visu dienu pisies mentāli. Principā nav laba laika, kad iet nav uz džimu. Nav laba laika, jā. Tā jau man likās, tāpēc nē. Es arī iedomājos, man šis ir bišķīt off topic, bet es domāju, vai būtu variants, ka es varētu darbā darīt pusslodzi, un otra pusslodze būtu, es darītu kaut ko, ko es vēlētos darīt vairāk nekā savu darbu. Un tas domāju, ja pieņemsim šādu variantu, un tad, bet kur es daru pirmo? Jo visticamāk, ka pirmais, ko es daru, ir kvalitatīvāk. Tā ir taisnība. Un otrais, ko es darīšu, būs sūdīgāk. Bet vai tu vari darīt tā, ka tu 2,5 dienas dari vienu, un 2,5 dienas dari otru, un tu switcho tajā pusdienā, kurš ir pirmais. Un tad tu tā kā vidēji dabū labu kvalitāti, vienlīdz labu kvalitāti. Tas ir varīgi. Bet tas man šeit atkarīgs arī no tā, kā tev tieši smadzenes darbojas. Jo, piemēram, es esmu pamanījis, ka man nav īsti pēc plāna ļoti grūti darīt lietas. Man pārsvarā tāds impulsīvi uznāk vēlme, tāds, es izdarīšu šito. Man ir komentārs, es jau norēju, tikko tas stāstīju. Pirms podkāstas viņai stāstīja, ka es nekam prasīju pāris lietas izdarīt. Viņš izdarīja precīzi nevienu no tām lietām. Tas tā kā, nav, tu pēkšņi ir tāds, viss tagad mānī sāks, tagad tu vari iekarot pasauli, tu vienkārši 3 stundās izdari ļoti daudz. To kā neko nedara vienkārši. Un tā kā to ļoti grūti prognozēt, ja tev tāds kaut kādā brīdī 4 naktī, tev vienkārši atnāk, viss tev jātaisa, vai tev jātaisa mūzika kaut kas jāraksta, kaut kas jādara, vai ne? Protams, ka tev jāatcerās pēc 3 stundām. Un tad tieši tad ir tas īstais. Bet arī lielākā daļa no lietām, ko es izveidojis, pārsvarā tā kā mākslas, laikam, jomā vairāk. Tas ir tieši tad, kad man to nevajadzētu darīt. Tas ir būtiski laiks, kad ir kaut 2-3 no rīta, vai ne? Un es domāju, tas jāiet gulēt. Un tu apgulēsi? Un tev kaut kas sāk skanēt, bija tāds, es nevaru, tad sāc taisīt kaut ko, un tad atkal tāds, tā apziņa, ka ja es nepabeigšu tagad, es nekad nepabeigšu, kas ir taisnība, jo visticamāk būs. Tad vienkārši nosēžu līdz pašam rītam, līdz 6, 7, uztais kaut ko, kas man, protams, pašam patīk, bet atkal man nāks tā kā upurēt nākamu dienu, uzreiz visu. Man ir stāsts par šo. Ir cilvēks nenosauktā vārdā, kurš stāstīja man par to, ka viņam ir kaut kāda side lieta, ko viņš grib darīt. Kaut kāda interese personīgā, vai ne? Viņš domā, es gribu uztaisīt šo lietu. Vai ne? I wonder who it is. Bet viņš saka, es gribēju uztaisīt to lietu, un es vienkārši saku, ka tagad ir tas brīdis, es gribu taisīt to lietu. Diemžēl ir darba laiks. Un tad viņš vienkārši sāk darīt to lietu, un viņš pasaka, es visu to dienu nedarīju savu darbu, es darīju to lietu, kas man šķiet interesanti. Bet tā lieta bija fucking amazing. Tā kā rīktīgi forša lieta, bet vienkārši sanāca, ka tas laiks, kad tu to gribēji darīt, bija darba laiks. Ko darīt? Zini kā, es neteiktu, man šķiet, ka tur saistība ir tāda, ka nevis tev uznāca iedvesma tad, kad tu darīji kaut ko citu, bet viņi uznāca tādēļ, ka tu darīji kaut ko citu. Jo man ir burtiski visu laiku kaut kas tāds. Teiksim, ja man jādara kaut kas ir ar datorlietām saistīts, man uzreiz tāds tik ļoti spaisīt tās domas par to, ko varētu tagad uztaisīt, vai ne? Šitais labi skan, tas vienkārši sāc taisīt. Jo tev ir jādara kaut kas cits. Un tu, protams, ka tu negribi to darīt, ticamāk, jo tas nav tā kā, es personīgi neko negribu darīt. Same. Bet no domu, ka
Zini, kā limitations breed creativity. Tad, kad tu nedrīksti, tad, kad tev nevajag, tu zini, ka tev nevajag tāds. Bet šī ir tik labi. Īstenībā tas ir tāds ļoti populārs. Jā, tad, kad tev nevajadzētu darīt lietas, tad ir visforšāk viņas darīt. Bet tad jau var apzināti sev radīt visu laiku kaut kādus šķēršļus, un tad tu zini, ka tad būs tas ieplānot. Bet vai tas darbosies, būs ieplānot? Tas tā kā, jā, jo tā būs realitāte. Tu pat nevarēsi, jo tu uztaisīsi sev šķēršļus. Bet tā kā organizēts hauss, nebūs hauss vairāk. Kaut gan ne. Bļēd. Ne, tu laikam vari tā kā organizēt hausu, kaut gan tas nebūs vairs hauss. Ir diezgan daudz veidu, tā kā smadzenes, viņas diezgan stulbas. Nē, viņas labas. Viss tur notiek. Amen, brother. bet viņas diezgan stulbi strādā daudzos brīžos, un ir visādi haki, kā var viņas apmānīt. Visādos veltīgos veidos. Jā, man šķiet, ka tas populārais ir, ka tā kā tu izdomā, galveno lietu, ko tev vajadzētu izdarīt, un tad ir kaut kāda sidequest, vai ne? Sidequests, vai ne? Sidequests ir, vienmēr sidequests ir tik daudz foršāk darīt nekā mainquests. Jā, tā ir. Bet varbūt atbild tā, ka tev vienkārši nevajag mainquests, ka viss varbūt vienkārši bezgalīgs sidequests. Bet tā arī vajag dzīvot dzīvi. Man šķiet, es arī esmu par to, ka man nav mainquests, man tāds, kurš būs pēc 5 un pohuj, kurš būs pēc 5 gadiem. Es vienkārši vaibot un darīt savu lietu, man ir tā kā plāni kaut kādu, ko es izdarīt, un ja kāds no tiem nenotiek vai notiek, tas nav ne labi, ne slikti. Tas ir vienkārši kaut kas, kas noticis ir laikam ejot. Būtiski vienkārši vai jā, vai nē. Es nezinu, tas tā kā mētāt monētu vai ne brīžiem. Labi, protams, man ir vairāk iespējas to ietekmēt vai ne, nekā monētas mešana. Vai es izdaru kaut ko, es neizdaru. Bet iznākums tāpat ir galā tāds pats. Zini, kā cilvēkiem, kur tā kā nožēlo lietas, ko tu neizdarīji kaut ko jaunībā. Kāda starpība tu jau to neizdarīji? To nevar tagad izdarīt. Ja piemēram, ka to varētu izdarīt, teiksim, ka tev bija 20, tagad tev ir 60. Kas ir tāda lieta, kā tu iztēlojies? Būt vecs un skaties, ko es neesmu izdarījis? Jā, šito es neizdarīju, tagad nožēloju. Es domāju, lielākais varētu būt kontrasts divām pasaulēm, kas tāds, es eju dzīvot un es eju vairāk mācīties. Zini, tās tā kā... Tu nepateici mācīties tev, Miķi? Mācīties, jā, tas bija tas otrs lieta, ko es teicu. Es nesaprotu, kāpēc es tiešām tik klusu runāju. Es nezinu. Ok. Bet jā, doma tāda, ka, vismaz ko es esmu novērojis, ka divas tādas grupas, kas ir bijušas vismaz pēc vidusskolas, jo pagaidām baigi mums nav ne bērni, kaut kas tāds, tāda baigi izteikti kaut kāds izmaiņas dzīvē, vai ne? No mūsu draugu bloku, piemēram, cik saprotu, tev arī tā kā, diezgan līdzīga situācija visiem. Mēs kaut ko daram, kaut kā pēc, ar kādu varbūt dzīvojam, nedzīvojam, nav svarīgi, tā kā. Un tāds, default, diezgan tāds gameplays. Reāli tev visa dzīve ir gameplays, vienkārši tev ir sidequest, mainquest gameplays. Tā kā dzīve, kā analoģija RPG spēlē, ir diezgan neslikti, jo tad tu vari citās skatīties tiem statiem, kas tev ir tāds, es gribu vairāk, strength, vairāk intelligence, vairāk charisma. Un tu vienkārši levelo sevi lietās. Man ļoti, ļoti patīk šis pieejams. Es gribu viņu nošpikot un adaptēt. Ļoti. Es jau pēc kaut kādiem gadiem, 5 kaut kur dzirdēju, kaut kāds kārtējas motivācijas džeks, kad man bija aktuāli tas, ko viņi saka. Bet kaut kā, jā, es pieredzu ar tādu prizmu skatīties uz pasauli, un tas daudz vairāk paskaidro vienkārši lietas. Jo tu redzi to, ka tev ir līmenis, tu vari izdomāt, ko tu gribi darīt. Tu gribi būt tā kā swordsman, archer, whatever. Tā kā tu pildīsi kādus questus, vai ne? Tas man šeit atvieglo, tā kā bija šī trivializē visu to dzīves nopietnību, ne? Tas atvieglo ļoti daudz ko. Bet, ko es tikko runāju? Tikko bija doma, ko vajadzēja pateikt. Tā kā, varbūt svarīgi, varbūt ne tik ļoti. It's gone, man. No. It's gone. Ok, viss. Es atlaižu. Smagi, bet... man šķiet, ka īstenībā ir pienācis brīdis. Jā, es teikt, baigi gara epizode, ne? Šī man šeit būs gara epizode, jā. Būs bijusi. Paldies! Paldies Norai, ka mums viņa pievienojās podkastā. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Protams. Paldies tev arī. Paldies tev. Paldies par sidequestiem un mainquestiem. Tev arī paldies. Man arī paldies. Arī paldies. Bet arī Nikam paldies. Nikam arī paldies. Nē, lūdzu, bet jums jau arī paldies. Paldies. Un vispār. Jā, par labu. Apsveic dzimšanas dienā. Vispār paldies. Lūdzu. Daudz laimes. Daudz laimes, jā. Kā es zināju? Man Roberts pateica. Ups.
Bet, nu, jā, prieks bija šodien. Savākt, prieks bija man, prieks bija tev, un arī tev bija prieks. Bet mūsu skatītājiem mēs pēkšņi tu izgaisīsim. Kā kaut kas, kas... Mēs drīz beigsim eksistēt. Labi, nevajag beigt tā kā depresītas. Izklausās pārāk nomācoši. Tas nebija tā domāts. Īstenībā mums vajadzēja jau epizodes sākumā, bet mēs varam nobeigt ar to. Vai mums bija sponsors? Sponsors? Nē. Mēža pildu saules. Man tieši mīmoja par to, ka mums gandrīz pusē no mūsu epizodēm sponsors bija kaut kāda veida alus un pārsvarā pintes. Tāpēc, ka Niks vienmēr podkāstā kaut kādas pintes dzer. Jo atlaides viņiem ir parasti. Tā kā tu pasēs uz cenu litrā tāds, ok, bet tā, būsim objektīvi. Tas alus garšo tāpat pēc trešā, tā kā jebkurš cits, kas tev būs izgulē. Tā ir, izņemot kaut kādu super crafty alu. Nē, tas ir temats citai dienai. Temats citai dienai. Labi, paldies. Paldies. Un paldies. Jā. Čau.